Sveiks! Ko tu kādu jautājumu uzdevi? Protams, jebkurā brīdī bija gatavs šķilties. Reāli ir iespējams pagriezt jebkuru priekšnieku uz labos kreiso pusi. Kaut ko nesaprati? Brīvs. Tu pats uzprasījies, kur no jums, ugunsdzēsējiem glābējiem, nākotnē vēlās būt priekšnieks, pieceļās augšā un aiziet projām un viss. Čau, Andi. Čau. Paldies, ka atnāci. Pastāstīji, kā tu sāki dienestā gaitu valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā? Jā, viss sākās īstenībā ļoti netīšām un nejauši. Absolvējot Murjāņu sporta ģimnāziju. Hambola nodaļā es iestājos Sporta pedagoģijas akadēmijā 2000. gadā. Un mums sakritības pēc. Aivars Strauma bija, viņš ir tētis Arnoldam Strauma. Ar Arnoldu Straumu mēs bija arī junioru izlasē kopā spēlējām Hambolā. Un treneris, kurš trenēja Arnoldu, tagad samudžināšu visu, bet viņš bija pieslēdzies Sporta pedagoģijas akadēmijas komandai arī kā otrais treneris vai, mentors. Un tad viņš vienkārši bija izdomājis, ka komanda, kur iekļuva virslīgā, LSPA tajā laikā, viņa varētu būt tāda, ka sakārtotos jautājums, ka viņa būs zem valsts ugunsdzēsību glābšanas dienesta, un tajā brīdī radās 2000. gadā komanda LSPA ugunsdzēsējs Hambolā. Un tad apmēram uz rudenim, kad es jau biju iestājies akadēmijā, mums tapa piedāvājums, kad spēlētāji, kas spēlē šajā komandā, var pretendēt uz amatiem valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, izjūt centrālo medicīnisko komisiju, nokārtot fiziskos normatīvus, un jūs varēsiet dežūrēt, strādāt reāli dežūrēt ugunsdzēsēju daļā. Tā es arī 6. novembrī uzsāku pirmās 10 dienas apmācību 6. daļā. Pirms tam nokārtojot arī fiziskos normatīvus un skrējas ļoti interesanti. Kādreiz pieņemšana notika pie 9. daļas bijušās Hanzas ielā, un tur vienkārši vajadzēja noskriet tos 100 metrus pa visām apmalēm, tur kā augšā lejā kaut kur uz, pa vietu. To es noskrēju. 3000, es nezinu, kur es tur skrēju vai vispār skrēju, varbūt pieņēmu, ka mēs esam sportisti, līdz ar to mēs visticamāk to varētu nokārtot. Tad visāds rokas saliekšana, iztaisnošanas un preses vingrinājums, turpat vietējā mazā sportzālē mēs to izdarījām. Tā es arī sāku faktiski strādāt 6. daļā, 10 dienas apmācība bija beigusies. Māris Logins toreiz viņš kūrēja šo apmācību. Uzsāka, es uzreiz jau arī, man liekas, pat gāju pa dienu, kaut kāds reizes pa nakti. Bija pirmie notikumi, braucu, skatījos, kas tur notiek. Beigās bija zināšanu pārbaudījums, pat jau tajā laikā. Viņš to visu nokontrolē, beigās arī teica, labs ugunsdzēsējs ir loģisks cilvēks, un tu būsi ugunsdzēsējs viss kārtībā. Tā es arī sāku. Iet dežūrmaiņās, diennakts caur trijām toreiz. Tas viss notika diezgan tāds stabils grafiks. Un paralēli studēju augstskolā, bakalaura studijās. Tad arī mēģināju visu savienot. Ko varēju mācīties, mācījos 6. daļā. Ko tur kavēju, tad gāju uz akadēmiju, runāt, kad var nokārtot parādus. Tā arī virzījos uz priekšu, sēžot uz 2 krēsliem. Un par dzēsēju cik tu nostrādāji? 6 gadus. 6 gadus? Jā, 6. daļā 6 gadus no 2000 līdz 2006. gadam aprīlim. Un tad izdomāju iet tālāk kaut kā? Jā, neko īpaši es neizdomāju. Īstenībā pa tiem 6 gadiem es jau biju ļoti labi iejūties. Ja pirmie tādi 2 gadi bija tur pilnīgs kosmos, kaut kā tur tāda vispār izdzīvošanas skola, jo tikko tu esi Rīgā, sāc augstskolu, vienkārši tu autonomi notika kaut kādi šie procesi paši pa sevi, un strādā, mācies, kusties, virzies, diskutē, kas tusiņi, strādā, mācies, nezinu, viss kopā tāds normāls studentu tas mikslis. Un jau pabeidzot bakalaura studijas, tad es jau uzsāku maģistratūrā uzreiz arī studijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 1. kursu beidzot. Toreiz bija pienākuma izpildītājs. Aizmirsu viņam uzvārdu, bet viņš nonāca lejā, saka, Andri, pie tevis atbrauc cilvēki no dienesta, vēlās tajiem parunāt. Es pabrīnījos, es jau tādā biju, režīmā jau iegājies, ka es jau man bija tie ugunsdzēsēja darbs notikumos, man bija kaut kur pa starpām. Starp mani jau izveidoto kaut kādu darba režīmu, jo es aktīvi nodarbojos ar sportu. Un
mums bija tā, ka es gāju uz dežūrmaiņām. Tad, kad bija ļoti svarīgi kaut kā treniņi handbola, kur mums vajadzēja gatavoties kaut kādām sacensībām, tad es rakstīju ziņojumu vienmēr dienas priekšniekam, saņēmu atbildi, drīkstu vai nedrīkstu. Es apmeklēt šos treniņus vai sacensības, tad es uz to laiku biju sagatavojis visus šos ziņojumus, lai es varētu tikt projām, devos projām, atbraucu vai no sacensībām vai no treniņa atpakaļ, viss, kad bija atpakaļ dežūrmaiņā. Un tad bija tāda lieta, kad bija par šiem 6 gadiem es biju tā sakārtojis to savu dzīvi, kad man bija, tur 8:30 brokastis, tad mums bija apmācības posmas, tu apmācies, pamācies, tad varbūt tās kaut kādā brīdī kaut kāds laiks ir aiziet ātri uz sporta zāli, kaut kādu pusstundiņu kaut ko padarīt, tad ir pusdienas, tāds grafiks pēc pusdienām. Atkal tur kaut kāda saimniecības darba, ko mēs tur izdarām, ar mašīnas apkopi, pārbaudēm. Tad obligāti atkal man jāiet uz sporta zāli uz kaut kādu stundu, pusotru. Protams, es jebkurā brīdī biju gatavs šķilties un skriet uz mašīnu. Jau viss bija sagatavots, gan drēbes tur pie mašīnas, jau viss salikts, sakārtots. Un ar visu to, ka es kaut kur visu laiku biju, es biju viens no pirmajiem, kas bija gatavs braukt, tā kā mašīna izbraukt, ka to visu var savienot, ja ļoti grib. Un tad mums jau toreiz 6. daļā pirts strādāja, tad es jau biju beigās jau, tik nekaunīgs, kad arī obligāti katrā dežūrmaiņā pirtī vajadzēja iet iekšā, sēdi pirtī, izsaukums, viss skrien, sasvīdas, vienalga nesasvīdas, brauc un visu dari, un tad likās, kaut kur pazūd tas varbūt attīstība, profesionālā pieeja pie šī, jo ja tu spēj jau tās tik tālu sakārtot savu dzīvi, kad tie ugunsgrēki un tas viss ugunsdzēsēja lietas paliek varbūt tās ne pirmajā plānā, bet kaut kur pat pa starpām, tad likās, iespējams kaut kas jau bija nobriedis kaut ko mainīt savā dzīvē, un tad atgriežoties pie tā, ka es teicu, kad atbrauc tie vīri kaut kādu no dienesta, uzrunāt mani, varbūt es vēlētos iet strādāt ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā pa lektoru. Toreiz direktors bija koledžē Normons Plegermanis, viņa vietnieks, praktisko mācību nodaļas priekšnieks Oskars Āboņš un izglītības koordinācijas nodaļas priekšnieks Māris Ziemovs. Un tad, principā, 3 tādi, spēcīgi dūži manā skatījumā atbrauc pie manī. Es tur tāds ugunsdzēsējs glābējs kaprāls tajā brīdī. Viņi saka, Andri, situācija mums tāda, vajag cilvēku, kas nāk strādāt uz ugunsdrošības civilās aizsardzības koledžu, nosauc priekšmetus, kāds apmēram varētu pasniegt. Vai tu esi gatavs vai neesi gatavs? Teicu, ka man vajag apdomāties, parunāju sievu par šo jautājumu. Tad sieva man iedrošināja. Viņa saka, beidzot uzvilks baltu kreklu un arī Ziemassvētkos un brīvdienās būs mājās. Es domāju, idejiski kaut kur jāattīstās, jāvirzās. Tad arī tas lēmums tika pieņemts, ka es gāju uz ugunsdrošības civilās aizsardzības koledžu strādāt par lektoru. Un ko tu pasniedzi? Jā, tad pašā sākumā es pasniedzu priekšmetu ugunsdzēsības ierīces mācība. Tas bija tāds pamata profilējušais priekšmets. Bija noruna, kad es arī pasniegšu tehniku, līdz tā es nebiju nonācis, jo bija arī tajā laikā iestartējuši arī strādāja tādi vīri, kas varbūt tās bija spēcīgāki šajā jomā, bet kā 2. un 3. pasniedzējs es biju mācību priekšmetos ceļu satiksmes negadījumu, seku likvidēšana, glābšanas darbi sagrūmos un ierīces mācība, kas militārā mācība toreiz viņa tā arī saucās. Tad tas bija tas pasniedzējs, kurš skatās, lūkojās, kā tas viss tur notiek, un tas nospēlēja savu pozitīvo lomu. Tā kā priekš koledžas šī nodrošināšanās tajā brīdī, kad bija pensionēšanās likuma izmaiņas, un liela daļa no vīriem, tādiem, kas bija tiešām ļoti spēcīgi, kompetenti, Roškans, Krombergs, Ļackis, Āboliņš, Aivars, viņi vienkārši tajā brīdī aizgāja projām, jo viņiem bija neizdevīgi strādāt, viņi to pašu naudu saņemt pensijā. Un tajā brīdī es faktiski iegāju iekšā šajos priekšmetos, sāku pasniegt 2008. vai 2009. Sāku pasniegt, principā visus šos nosauktos priekšmetus, jo nebija pasniedzēji, bija pilnīgs vakums, koledžā iestājās, un tad es pēkšņi kļuvu tur par ierīces mācības, militārās mācības pasniedzēju, kas tur pēkšņi sāka mācīt visiem, kā vajag soļot, kā vajag ziņot. Braucām uz ceļu satiksmes negadījumiem. Tā kā pēkšņi es kļuvu tur profesionāls ceļu satiksmes negadījumos un sagrūmos, un tāpat ugunsdzēsības ierīces mācība un fiziskā sagatavotība tā arī palika. Tā kā es biju tāds enerģisks izaicinājumiem, tā kā bagāts. Ko darīs, ko liks to darīšu, tā kā varu rakt, varu nerakt.
tajā brīdī, ja tas mikroklimats toreiz bija ļoti labs koledžā, un līdz ar to uz tās pozitīvās nots bija daudz enerģijas. Man liekas, ka tas ļoti svarīgi. Ja tas mikroklimats ir labs, tad enerģija vienkārši rodas pati no nekurienes. Es domāju, no ierindces mācībām tavu enerģiju daudz atcerēsies. Labi, mēs vēl kā ierindnieki ļoti labi atceramies, bet tur jau arī bija diezgan lieli priekšnieki. Jā, bija pretī. Jā, tas uzstādījums. Bet no variantu ir jāmācās, ja? Bija īstenībā jautri, jo es atceros, ka no 2006. gada es esmu koledžā, un no 2008. gada vai 9. es sācu pasniegt, tad 14 gadi šobrīd ir apritējuši, kad es pagājušā gadā es pagāju prom no šī mācību priekšmeta, varētu teikt 13 gadi. 13 gados mēs varam saskaitīt, apmēram bija 4 līdz 6 ūgā grupas. Tad bija klātnieki par šiem gadiem, cik ir apmācīti. Es tā varētu tā provizoriski vienkārši, tieks arī biju uz kaut kādiem tur reapmācības kursiem, tad manām komandām un pavēlēm tā vienkārši uz labo kreiso šo spēli izspēlējuši ļoti daudzi, arī visi līmeņa priekšnieki, tāpēc es pagriezu visus pa labi, pa kreisi. Tas ir iespējams, jā. Īstenībā es varu iedrošināt jebkuru ugunsdzēsēju, ka tas reāli ir iespējams pagriezt jebkuru priekšnieku uz labo kreiso pusi, vienkārši noteiktā brīdī, noteikti apstākļi un noteikti situācija arī priekšniekam. Jebkuram ir augstāks priekšnieks vai situācija dzīvē, kuru vienkārši viņam ir jāpagriežās uz labo vai kreiso vai uz vietas stāt, un tu vēl atnāc un pasaki, klausies, draudziņ, papēžiem jābūt kopā. Viņš nosarks neko, viņam nav ko atbildēt. Jā, no spēles noteikumi tādi, kāda viņi ir. Nevarētu teikt, ka es izklaidējos tajā visā pasākumā, bet kaut kur tie momenti, protams, bija izklaides, ka varēja mazliet tā paspēlēties ar to, bet, protams, arī piedāvā arī pārējiem šo opciju. Tas, kas vēlās, kam patīk datorspēles, teica, tur pāris saka, es saku, nāciet, šis būs kaut kas labāks nekā datorspēles. Nāciet šeit manā vietā, tā kā jūs deleģēja par nodarbības priekšnieku, jums arī jāmācās vadīt resursus, un tad sāciet vadīt resursus uz labos kreiso, un kaut kā arī visos savos priekšmetos īstenībā, ja tā ir tur militārā vai ierindces mācība, tā saucamā, kur jāiet uz labos kreiso, ja ugunsdzēsējiem glābējiem, protams, es tur centos ļoti nesarežģīt to dzīvi, tur bija vienkārši tādā pamatlīmeņa programmas ietvarā tas viss, īpaši tagad es to esmu novienkāršojis, savukārt tie, kas klātienē, mācījās un neklātienē par virsniekiem, tad es centos pagriezt šo priekšmetu tādu jēgpilnu, lai viņš nebūtu vienkārši tur vienkārši kaut kāds soļošana vai komandas, bet es viņus iedrošināju tā pārliecināju, ka šis priekšmets ir ar ko svarīgs. Pirmām kārtām viņš svarīgs ar to, ka jūs mācāties būt komandieri. Tā ir komandiera balss. Ja jūs pabeigsiet koledžu un jūs runāsiet ar saviem padotiem, vai jūs runāsiet ar saviem priekšniekiem, tur tādā nedrošā balsī, to vienmēr priekšnieks vai padotais sajutīs, un viņš sapratīs, te kaut kas nav, tur nav tā ticības momenta līdz galam. Tā kā komandiera balss ir viens, komandas skaidrs saprotamas, tur nedrīkst vienkārši raustīties, ne ugunsgrēkā, ne arī darbā vienkārši. Ja tu pateici, ka tagad MTA, tu esi pateicis, viss, dodamies, izdaram, vienkārši jāsaprot, tie spēles noteikumi, kādi ir noteikti daļā, maiņā, viņi var atšķirties, bet ir jābūt skaidriem saprotamiem, skaidrs komandas, un, protams, resursu vadīšana un virzīšana, ja jūs kaut kur, nezinu, tur to pašu placi virzat resursus un soļošanā jūs iedodat vienkārši uz kreisi bet tur priekšā siena. Te es apturu to visu pasākumu, pasauc pārējos, jūs esat atbildīgi arī par to, kur jūs virzat šo resursu. Ja tā jūsu atbildība kā priekšnieka nākotnē, jūs varat pateikt, tagad visu laikā esam dežurmaiņā uz vienas kājas, no rīta no 9 līdz 10. Ko mēs no tā labu iegūsim? Ja tur paspīdzināsim šo cilvēku, vai tas būs kaut kāds labums no tā, kur tā ideja vienkārši slēpjas. Un arī centos tā caur šiem priekšmetiem netieši veidot to izpratni par šīm lietām, ka viņas īstenībā ir saistošas, kopīgas, ka tā ugunsdzēsība, ugunsdrošība vai ierindces mācība vai ko mēs mācītos, viņi kopā ir saistītas lietas. Bet arī forši, ka sanāk līdz šim brīdim to esi ugunsdrošības cilvēks aizsardzības koledžā, kā arī ir izaugsme, tad sanāk to spēli varēja spēlēt un viss kārtībā. Jā, zini, man bija iespēja uzsākt soļošanu parādēs, ja iepriekšējais mans priekštecis, kas šo priekšmetu ļoti labi arī pasniedz, Aivars Āboņš,
kas bija pārnācis pie mums no robežsardzes dienesta. Viņam bija iesauka zaļais. Tāds vīrs, jā, arī jaudīgs un spēcīga personība dzīvē. Tad es ar viņu pasēdu arī vienā kabinetā, ko varēju no viņas smelties smēlos, iedvesmojos, arī bija jautri, interesanti. Protams, centos, kad viņš aizgāja prom pensijā, šo priekšmetu padarīt jēgpilnu un netika uzpūst, kā viņš varbūt bija viņa laikā. Bet bija tāda lieta, kad mūsu 2009. gadā mūs uzaicināja jau startēt sesijas parādē, un tā bija man tā pirmā pieredze, ka mums bija jāsāk reprezentēt valsts ugunsdzēsību glābšanas dienests arī šajās parādēs. Pirmā parāda notika, man liekas, ka 2009. gadā sesijas, tad tas bija 7 pilsētu kaut kāds parāžu ietvarā, tad mēs no tās vienā pilsētā iestrtējām, pamēģinājām, kā tas ir. Pēc tam arī mūsu Nacionālajā bruņotie spēki sāka nepārtraukti aicināt piedalīties parādēs 11. novembrī, 18. novembrī un 4. maijā valsts svētkos. Tad mēs īstenībā to pasākumu ļoti labi tikām galā un caur to prizmu faktiski es arī koledžā tā es audzis vairāk caur tādu pasniegšanu, caur tādu personības izaugsmes tādiem momentiem, kur centos cilvēks izveidot kā tēlu, lai mēs arī esam skaisti, skanīgi, droši, braši un tādi ugunsdzēsēji. Un, manuprāt, bija arī daudz tādas pozitīvas atsauksmes tieši par ugunsdzēsējiem, kā viņi tur soļo, kā viņi tur sveicina, un tas nav vienkārši tā. Un pēkšņi ugunsdzēsēji sāk soļot labi vai sāk sveicināt labi. Tas ir tāds enerģiskais ieguldījums, resursus cilvēkos, jo katru gadu mēs gatavojamies šīm parādēm apmēram 1 mēnesi pirms tam. Katru rītu mēs tiekamies 8:05 līdz nodarbības sākumam, līdz 8:25 mēs soļojam. Tad notiek šis cilvēku uzpildīšana šo enerģiju, lai pēc tam viņi izlādē to parādē, lai kārtīgi nosoļo, lai kārtīgi nosveicina, lai kārtīgi nostāv. Jo jāapmāca cilvēku stāvēt statiski, kaut vai no tādas skatu punkta, jo mums gan ir sievietes, gan arī vīrieši šajās te parādēs soļo, līdz ar to sievietēm varbūt kaut kādas ir, paši zinām, kaut kāds arī tādas dienas, ka vienkārši ir problēmas ar to, varbūt asins spiedienu. Tieši par noģībšanu es runāju, kad jāapmāca cilvēki, kā nenoģībt, piemēram, statiskā slodzē vienkārši ilgstoši stāvot. Kad ir mazie pumpīši, kas jāpapumpē, kad tevi neredz, ka jau obligāti jāpaēd brokastis, un tad to es attiecinu arī uz dežūru maiņu, piemēram, uzsākot, un arī uz tādām parādēm, kad, ja būs ilgstoši nogurdinošs statiskais darbs vai kaut kas tam līdzīgs, tad sevi jāsagatavo kārtīgi. Tā gatavošanās, piemēram, tām parādēm, ja es tā varu paturpināt, kāpēc ugunsdzēsēji tik ļoti jaudīgi sveicina. Tad, protams, ir vairākas līdzības, ja tur tam visam, varbūt dažas no viņām. Tā kā neminēšu, kas tas notiek starp mums, kā jums jāsveicina viņu salīdzinājumu, protams, tur ar visu kaut ko, bet ar anekdotēm un tā tālāk, un ar līdzībām, metaforām tas viss notiek, bet tas gala rezultāts saka, zemē zem manām kājām ir jādreb. Un ja tā zeme dreb zem manām kājām, tad arī prezidentam drebēs šī zeme zem kājām, un tad viņš to sajutīs. Un tie saka, tur nevar būt. Es saku, un tā kā es nostājos starp vienību, starp kārbu, un es stāvu, un ja ir peļķe, tad es saku, tur jābūt tā, kad dinozaurs Jurassic Park nāk, un tad tas ūdens saplūdums. Vai aiz manīm stāv bērns, no bērza jānokrīt pāris lapām. Sveiciens ir labs, jūs esat brīvi, varat doties mācībās, un viss notiek. Un tie, kas netic, es saku, atnāciet uz šejieni manā vietā. Un tie, kas tā pastāv, pasaka sveicināt ugunsdzēsēji, un tur sveiks tāds divfrāzīgi. Un kad vienā tādā vibrācijā, frekvencē viss notiek, tad tiešām tā nodrab kājas, un tu sajūti, ka pa ikriem uziet no tāds drebos. Visi jūs esat labākie, veiksmīgi darba diena, tā ka visi pat no tādas soļošanas var pagriezt to visu, ka beigās viņi aiziet pacelāt tāda enerģiski. Es, protams, varu pagriezt visu tā, kad jūs esat tādi un tādi, jūs esat slikti, nekādi, tur visi slikti. Sveicināt slikti, ejiet strādāt, 8:30, un viņi aiziet sašļukuši. Tā kā mana izvēle ir, ja es viņus paceļu augšā, iedodu enerģijas lādiņu, vai arī es vienkārši viņus nosēdinu lejā. Citreiz vajag varbūt nosēdināt, bet man patīk vairāk pacelt augšā un iedot to enerģiju.
Par koledžu, tā izaugsme koledžā, pastāst par to no lektora un kā tas gāja. Jā, nu, pa katru šo situāciju, kā tu saproti, es laikam varu uzrakstīt mazu grāmatu vai mazu šo kaut kādu stāstu. Nu jā, es kaut kā redzu vispār dzīvi caur stāstiem īstenībā. Ja es sāku runāt, tad es varu sākt runāt, un tu man pasaki stop. Andi, stop, mainam tēmu, man daudz jautājumu. Mums šodien jābeidz, jā. Tā ir man problēma, bet tāpēc tu esi raidījuma vadītājs, un tev man jāaptur ik pa laikam. Bet par izaugsmu, jā, tad lektors, docents un katedras vadītājs. Kā es kļuvu par docentu? Labāk nestāstīt. Gribu uzzināt? Jā. Bāc. Nu labi. Pareizi, mēs esam tādā raidījumā, kur cilvēkiem arī jāzina, kā tas viss notiek. Vai cilvēki tā, es esmu no cilvēkiem, kurš, jāsaka tā, es savā dzīvē, es pieredzi kapāties caur savai dzīvē. Tā kā pats, te vienkārši tā maza atkāpa. Un man dzīvē nebija tā, ka man bija kaut kādas dāvanas. Ja arī sākot ar to, ka es tur pats esmu izcelsme pilsēta Ludza, ja mēs paņemam vienkārši atvilkam uz šajien studijā, noliekam normālu ludzānieti, tad mēs no viņa nedabūsim vispār ne pusvārda plēsta, jo viņš nesaprot, kādā valodā viņš runā, vai viņš runā krieviski, latgaliski vai latviešu valodā. Tā ir milzīga problēma, tur tas viss, tas dialekts vienkārši, un tas cilvēks labāk sēdēs klusēs nekā runās. Protams, ja mēs viņam normāli ieliesim, kādu 250, viņš sāks runāt, jā, normāli, un tad mēs daudz ko uzzināsim, ko viņš domā par visu. Lūk, tā tad atkāp mums ieilgus. Jā, tā tad, es kapājos dzīvē. Iegāju sportā, kapājos, lai tiktu Murjāņos, kapājos. Ja Murjāņos nokapājos, tiku izlasē, arī lielajā paspēlē, ņemot vērā to, ka vienkārši esmu piedzīvojis diezgan nopietnās traumās. Jau pēc Murjāņu sporta ģimnāzijas sapratu, ka vienkārši profesionālā sportā es tā nopietni neaiziešu, jo es vairāk neturētu pavisam nopietnas slodzes, kuras vajadzīgs profesionālam sportistam. Līdz ar to es atkāpos atpakaļ, domāju, labi, ok, izglītība, pluso sports, kas to zina, ko tas dos dzīvē. Tas iedeva ugunsdzēsēju karjeru dzīvē, tā kā nekad neko nevar zināt. Un ar tādu kapāšanos es caur šo prizmu arī vienmēr gāju cauri. Un, kad man nebija kaut kas skaidrs, es vienmēr uzdevu jautājumu, jebkuram jautājumu, kāpēc tas tā ir, un vai varat man izskaidrot, kāpēc tā ir. Ja, piemēram, tu man kaut ko jautās, vai kaut ko teiks, es pateikšu, Pāvila, klausies, vari paskaidrot, kāpēc tu tā domā, vai kāpēc tā ir. Lūk. Tagad mums notiek apmēram 2008. gads. Viena daļa no tiem iepriekš minētājiem, kas jau aizgājuši pensijā, viņi bija koledžas padomē. Un mums bija atbrīvojusies koledžas docenta vieta. Un tajā brīdī bija konkurss izsludināts. Es biju lektors, un uz docenta vietu vēlējāmies pretendēt divi. Šī brīža docents Vitālijs Zahārovs, un es tajā brīdī mēs bijām abi lektori. Un mēs piedalījāmies konkursā, iesniedzām visus dokumentus, un tagad notiek šī koledžas padoma. Koledžas padomas priekšsēdētājs ir Ainārs Pencis, ģenerālis, un viņam bija laikam citi kaut kādi plāni un nodomi attiecībā uz šo te docentu vietu. Un tad mēs ienākam šajā vērtēšanā, visas sēž padome, un bija iepriekš ar pasniedzējiem, man tur tiem, ko es iepriekš nosaucu, sarunās, klausies, Andri, tu tur mācies maģistrūrā, jau pabeidzis maģistrūru, es biju, man liekas, uzsācis studijas doktorantūrā. Viņš saka, tev viss ir, tu mums vajadzīgs, docents, mēs tevi virzīsim, atbalstīsim padomē. Kad es ienācu iekšā tajā vērtēšanā, tad es skatos, vīri, kur jūs palikāt? Visiem galvas lejā. Tur jau tā kā apstrādi veica ģenerālis Pencis tajā brīdī. Dienas priekšnieks apstrādāja visu un saka, tā, paldies par kandidatūru, mēs jūs izskatījām, tā kā jūs nedarat, paldies brīvs. Tā kā Zahārova kungs uzreiz pagriezās, izgāja, viņš saprata, ko darīšana. Es paliku un tad visu klātbūtnēs jautāju, ģenerāla kungs, jūs varat paskaidrot, kas par lietu? Visiem kritērijiem mēs atbilst. Izglītība ir, pieredze ir, interese ir, tā kā viss kārtībā. Tā kā, kaut ko nesapratat, brīvs. Es saku, es nesaprotu. Tu var iedomāties tajā brīdī, kā Penča kungs varēja tur. Viņš bija to brīdi dienas priekšnieks, tur bija maza eksplozija, tas maza atombumbu sprādziens. Es, sprādziens bija, pagriezos aizgāju, skaidrs, labi, tad kaut kur zem ādas palīdz cilvēkam. Jā, tad es arī
to pirmo posmu neizgāju. Nu, tas bija kaut kāds pavasaris, un es tādu uzmetu lūpu, domāju, nu labi, nav, tad strādāšu pa lektoru, viss kārtībā. Vasarā atvaļinājuma laikā man saņemu zvanu, un priekšnieka vietnieks Krombergs man zvana, klausies, Andri, lieta tāda, mums tur koledžā noteikti ir reformas un atbrīvojās docenta vieta, un tagad mums saīsinās štatus, un viens docents, tieši tavs docents. Viņš ir brīvs, tev jābrauc uz šo docentu un jāpretendē, ir viss sakārtots, dokuments sakārtot, mēs tev atsauksim no atvaļinājuma, un tu brauc uz vērtēšanas sēdi dienestā, tur viss sarunāts, visi visu zina, un brauc, un visi pa tevi nobalsos, tu būsi docents. Mēs tā, tiešām tā būs. Točen būs, vienkārši atsaucam no atvaļinājumu, brauc un būs. Ok, labi. Atvaļinājuma diena tiek atsaukts, pārģērbjos, visu uzvilku šlipsi, atbraucu, apsēžos. Tā, mēs izskatījām jūsu kandidatūru, tad tā un tā, visi pār, pret, kādi jautājumi. Es tāds, domāju, labi, viss sarunās, viss kārtībā. Tad bija padomnieks, nesaukšu viņam uzvārdu, dienas priekšnieku, viņš uzdod jautājumu. Ziniet, es izvērtēju jūsu dokumentus, es jau biju doktorantūrā, jāliekam otrajā kursā mācījos, tāds domā pacelāts, kā tiešām tur attīstos, konferencēs piedalos. Viņš ka, ar jūsu izglītību jūs varētu studentiem labākajā gadījumā durvis virināt vaļā un ciet. Ja, un tad jūs, es uzskatu, nedarat šim amatam. Jūs tā kā nevarat būt koledžas docents. Labs komentārs. Opā, nesapratu, pagaidiet. Sākās diskusijas, tad iesaistījās tur vēl pāris cilvēku diskusijās, kas tur arī sāka oponēt par to manu. Es tā pagaidu, kaut kas notiek, tad tombrīd komisijas priekšsēdētājs bija Normans Plegerns, viņš paga. Te kaut kas pārpratums kaut kāds, ja situācija ir tāda, cilvēks vēlās atbilst, tad viņš to jautājumu saregulēja, tad notika atklātā balsošana. Tad es tā, arī to visu redzu, domāju, tā, kurš te par, kurš pret. Tad viens bija pret, viens atturējās, pārējāt, ka, ok, par. Tad caur tādu peripētiju es nokļuvu docenta amatā. Likās, bāz. Interesanti. Līdzīgs arī peripētīs pēc tam 13. gadā bija ar katedras vadītāju amatu. Tur bija drusku savādāk, bet arī interesants attīstības scenārijs, jo arī tāds arī koledžā bija šīs visādas izmaiņas tur saistībā ar štatiem, kadriem, kāds gāja uz dienestu, kāds nāca no dienesta uz koledžu. Tas pats ģenerālis Pence, toreiz mainījās situācija, viņš bija atnācis uz koledžu, tad arī beigās pēc dažām mums arī tur uz vietas bija dažas peripētīs ar viņu vēl es paspējos, kā teikt, mazliet pakauties, tur pacīnīties dažādos jautājumos, bet beigās viņš arī man piedāvāja kļūt par katedras vadītāju tur koledžā, un tad arī es ieņēmu šo amatu, un joprojām tur vēl strādāju. Īstenībā jau 10 gadi jau aizsēdējies. Pastāstīji par koledžu un tā attīstību, ka tu tur iestājies, un, piemēram, līdz šim brīdim, ko tu biji tādu pamanījis, kas bija attīstījies, vai varbūt kaut kas uz sliktāku pusi aizgāja, kaut ko tādu? Jā, īstenībā 2006. gads, atnākot uz koledžu, mums vēl joprojām bija milzīga papīra birokrātija. Mapes, tā pati Ķeipene, mēs braucām uz Ķeipeni, katru gadu notika šī nometne, kas ir ļoti, man liekas, ļoti vajadzīga un laba lieta tieši saistībā ar to, kad tie kursi, kas ir 1., 2. kurs, tolaik arī bija visi 3 kursi. Jā, viņi bija iemācījušies jau kaut kādu patstāvīgu, varbūt šī kolektīva sajūta, kaut kas pavisam cits, jo tas, man liekas, ļoti svarīgs punkts. Un kaut arī tikai piemērs, lai aizbrauktu uz Ķeipeni, bija toreiz vienkārši mapē ar dokumentiem, kas bija tur nodaļas priekšnieki, pavāri pienākumi, diennieki pienākumi, tur viss kaut kas bija tāds vesela papīra birokrātija. Man liekas, ka pozitīvi tas, ka mēs no tā visa, no vienas puses aizgājuši no šīs veselas papīra tā mapēm. No vienas puses, protams, ka tie visi dokumenti, varbūt liela daļa kaut kādā brīdī pārgājuši datora vidē. Tas mainījās, digitalizējusies tā koledža e-studijas, un šis apmācības platforma Moodle izveidot, kad studējošie apmācām, jebkurš, kurš vēlās kaut kāds kursus, kas viņiem tur izveidot. Piemēram, tagad ir e-studijās pieejams kurs saistībā ar rīcību radiācijas avārijās, gatavošanās, ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadīšanas atļaujai. Tie tādi, mani pēdējā laika izveidotie kursi, kurus es izveidoju,
Es tādu viedokļu saprotu, tā ir problēma, vajag viņu atrisināt, un tad es iemetu iekšā kaut kādu informāciju kursus, kur tiešām jebkurš var pastudēt, pameklēt informāciju un kaut ko priekš sevis. Tas ir pozitīvi, ka tas ir izveidojies. Pārējie procesi, faktiski attiecībā uz apmācības procesu, grūti pateikt īstenībā. Man liekas, apmēram tā pati jau taktika, kas bijusi palikusi, varbūt kaut kas mainījies no normatīvo dokumentu puses, bet attīstība tajā virzienā varbūt minimāla. No infrastruktūras viedokļa varētu teikt, to, ko mēs esam izdarījuši paši, tad tas arī izveidojies. Protams, katrs pasniedzējs atnāk ar savām idejām, savām domām. Tur arī pamatā arī to atstāja, to visu koledžā. Ir arī kvalifikācijas darbi studējošie, to, ko uzraksta kvalifikācijas darbu ietvarā. Tas arī paliek koledžā. Tā varētu teikt tā, ka infrastruktūra, protams, kļūsi krietni interesantāka. Protams, milzīgs darbs ir ieguldīts. Tas pats Mareks Silovs, ko minēja, ja tur koledžas siltināšana, piemēram, koledžas asfalta segumu nomaiņa. Tāpat, piemēram, varētu teikt, tā infrastruktūra attiecībā uz apmācības procesu viņai mainīga. Mainās viņa tāpēc, kad atnāk pedagogs, viņš redz, šīs lietas man ir svarīgas, un es viņām vairāk uzlieku uzsvaru, citas lietas mazāk svarīgas, tāpēc dinamika noteikti notiek, attīstība, es varētu teikt, arī tāda pozitīvā segmentā arī notiek. Kas mums vēl pamainījās, arī pati pieeja, ja kādreiz šis darba laiks, piemēram, bija ļoti stingri noteikts, un varbūt es varētu teikt, ka paši sev mocījām kaut kādā brīdī tādiem noteikumiem, kad, ja tur, piemēram, strikta kārtība, piemēram, tas darba laiks, piemēram, tur no 8 līdz 4:30, tur nedod Dievs, tu nokavēs, nedod Dievs, tu ātrāk aizies, tad, ka šis process kļuvis varbūt tāds dinamiskāks. Ir kaut kādas šīs, arī Covid ievies, piemēram, šīs attālinātā darba, šīs tendences, un mums ir noteikti kaut kāda procentuālā vērtība, kad mēs varam būt gan attālināti, gan arī klātienē, kur obligāti jābūt, protams, vienmēr jābūt sazvanāmiem, 2 stundu laika ietvarā obligāti jāpārbauda e-pasts, lai tu visu laiku esi tēmā, ja kaut kas atnāk, un tu arī pats esi informēts. Es varētu teikt, ka tā vide iespējams varētu teikt, ka tāda mūsdienīgākā kļūs un interesantāka. Līdz ar to es skatos, ka tās tāds pozitīvs tendences un kopumā virzamies tādā pozitīvā virzienā. Man kopumā gan arī cilvēki, kas koledžā strādā, pieredzējuši, adekvāti, loģiski un vispār cepuri nost. Tur visi tēmā varētu teikt, visi tēmā, gan praktisko mācību nodaļas, tiešām ļoti talantīga dežūrmaņas komandieri, ļoti talantīgi, tur jaudīgi pat jāsaka, un studējošie, kad aiziet pie viņiem, tur praksē, tur iedod tik daudz informācijas, un jāsaka, ka tiešām tādā tandēmā strādājam to, ko nevar iedot apmācības procesas, piemēram, saistībā ar ugunsgrēku dzēšanas vai, piemēram, dežūrmaņas organizēšanas kārtību, ko varbūt tās cilvēks tikai prezentācijā redzējām, bet nesaprot, kā tas strādā dzīvē, tad aizejot šajā praksē, praktisko mācību nodaļā, tur reizi nedēļā mēs to praktizējam, ka šīs 8 stundas viņa aiziet. Ja tur personāla sastāvs dežūrmaņas ļoti labi nodrošina vienkārši to izpratni. Ja darbs ar datoru, darbs ar sistēmām, aprīkojums, tur cepuri nost. Tā kā, man patīk tas, kad varbūt cilvēki tā pamostās, tā apziņa pamostās, ka priekš kā mēs šeit esam atnākuši vienkārši pagulēt, pasēdēt un vienkārši saņemt algu. Taču mēs atnācām piepildīt to dienu, un ja es varu iedot tev kaut kādu informāciju, tu iedod man informāciju, tad tas ir tikai labi. Mums varbūt tāds no šīs nopietnās informācijas varbūt tāds kurjos stāsts. Mums bija tāds pulkvedis Kudrjaucovs, Valmieras vīrs, cepuri nost, tiešām arī jaudīgs vīrs, bet vienmēr viņš centās to Valmieru paspodrināt, ka tā ir Valmiera. Un Dzintars Lakstiņš bija, viņš toreiz bija vai katedras vadītājs vai pasniedzējs vēl mācību priekšmetā, un par to dalīšanos ar informāciju vienkārši izstāstīšu tādu analoģisku stāstu. Mums atbrauc no Rīgas Tehniskās universitātes viens tāds gudrs puisis, kurš vienkārši teica, ka tagad nāk mums būs mudle, un tā faktiski sistēma ar informācijas dalīšanos, ka no tā visi iegūst. Mēs sēdējām mazajā sēžu zālē, apkārt galdam, es sēdēju tieši tā, ka man pretī sēdēja
kur traucos, un es tā kā, dzirdu, ka tas jaunietis, viņš saka, iedomājieties, tagad olas. Tas tagad, tagad paliek uzmanīgs. Zini, to ugunsdzēsēju humoru, piemēram. Uzreiz, pa olām sāku nāt labi. Un viņš saka, iedomājieties, man ir viena ola, un viņš šādos dzintaru, un viņam viena ola. Tas, kur traucos, jau skatos, viņš tāds paliek strāmīgs. Interesanti, viņš skatās uz dzintaru, jau skatās. Un tad viņš pieliek tādu naglu. Un iedomājieties, mēs ar šīm olām apmainamies. Es skatos jau, kurstenis jau aizgājis. Jā, tur, kur traucos, jau vienkārši kūps, sarkams, vienkārši skatās, kā tad tām olām apmainās tie cilvēki. Jā, dzintars saka, nē, man nav viena ola, jūs man šeit nepiniet. Un ugunsdzēsēji ātri izkruķās no situācijas, un tas čalis saprata, ko viņš pateica, kur apmainās ar olām, bet idejiski, kad tas olu skaits, ko viņš gribēja teikt, ka ja viena mola un otra mola apmainoties ar olām, tad katram ir divas olas. Tas gala rezultāts, bet vienkārši viņš to bija tā samuģinājis ar olām, un viņš laikam nepareizā iestādē sāka to līdzību. Viņš saprata, kas notika tajā sēžu zālē, ka tur bija vienkārši tāds, viņš redzēja sejas. Saprata, jā, šis slikts salīdzinājums, un nākamajā reizē ugunsdzēsējiem ar olām nevajag jokot. Kā tu domā, no savas puses, es tur biju iestāšanās sākuma apmācību, vadības zinības, tur pēc tam neklātienē, tur pēc pārējais. Es, protams, redzēju, tur bija starpā kaut kādi gadi, ja, kad es biju Nansting koledžā, un jā, tad atnācu, un tad vienu brīdi domā, kāpēc, kad es biju iestājās. Tad jau nebija tas, ja, kad tagad cilvēki, kas iestājas, viņi saņem daudz vairāk nekā es tajā momentā, kad biju. Bet pats galvenais, kas man vienmēr bija arī, kad es biju gan pabeidz gan koledžu, gan pēc tam vēlreiz nācu un pabeidz, nevarēju saprast, kāpēc ir tāda situācija, kad sanāk cilvēks tagad, viņš atnāk uz daļu. Un tad viņš tur, labi, tad vēl bija, varēja tur gadu pusotru nodienēt, labi, tad vēl nebija tie ugunsdzēsēji glābēji, palīga amati, vienkārši bija ugunsdzēsēji glābējs. Un sanāk, viņš neko nevar, baigi darīt. Viņš it kā ar tevīm dienā, bet viņš tāds tā kā pusīte, ja. Tanī laikā vēl labi, tev tur bija ļoti daudz cilvēku, ja, maiņā. Tagad, kad viņi ir mazāk, tad tas ir diezgan jūti uzreiz to, kad ir tā pusīte, ka tad, pilnībā neko nevar aizbraucot un neko nevar viņam liek darīt. Un vai tad nav kaut kā loģiskā, kad viņš no sākuma, piemēram, viņš atnāk uz koledžu, viņš pasaka, es gribu būt ugunsdzēsējs, jūs sakat, jā, paldies, dokumentus pieņēmām, rekur izēja to, kas ir nepieciešams, tur tā, medicīnas kā vispārējais. Un viss. Un viņš nevis iet daļā jau, viņš vienkārši sēž gaida. Un tad sanāk, pie mums viņi atnāk jau no koledžas, dotajā brīdī arī viņam ar mentoru ir iespēja tur iet ugunsgrēkā. Tad viņš jau tāds jau nevis 0,5, bet vismaz jau 0,75 jau tāds. Vismaz var kaut ko darīt, kaut ko strādāt. Varbūt nebija kaut ko domājis par to, jo parasti tas ir pingpongs. Daļā saka, aiziesi, neko mēs to tagad nerādīsim, nav mums te laika. Nezinu, mums tur brokas pusdienas vēl kaut kas, sportiņš, ja kaut kāds. Tev viss samācīs koledžā. Koledžā arī pastāst, labi, te mums baigi nav ko te parādīt, jā, būs tev te izsaukumi, daļā tev viss tur samācīs. Un tad mēs tev spēlēm to pingpongu, kurš ko beigās mācām. Jā, labs jautājums. Zini, policijas koledžā līdzīga sistēma ir to, ko tu saki. Es neesmu pētījis viņu štatus, kas nodarbojas vai apmācību vai kaut kādā veidā tiem, viņiem apmācība tur reģionos notiek, viss kaut kur, ka tas viss arī sakārtots. Un tā arī viņiem ir, ka viņi iestājās sākumā koledžā, veic šo apmācību un tad jau tālāk. Drusku savādāk tie apmācības sistēmas, tas modelis. Mūsu gadījumā ir šis, iespējams, viņš saistīts ar to, ka šī apmācāmo kapacitātes, tas daudzums vienkārši, tas, kad koledži var apmācīt, piemēram, tur pasniedzēju skaits tik liels, cik viņš ir liels, ja šī apmācības programma ir tik gara, cik viņa gara, lai tagad mēs sākt apmācīt un plus vēl paralēli palaistu klātieni un dotajā mirklī vienkārši koledžas kapacitātes dēļ, iespējams, ir tāda izveidojas sistēma, vai to sistēmu, piemēram, vajadzētu mainīt un vajadzētu mainīt. Un tad visticamāk tas ir, tam jābūt, redzi, ka es tas koledžas cilvēks, kas mans jautājums ir atrisināt šo programmu norisi un atrisināt, lai apmācības process būtu labs, kvalitatīvs, nepārtraukts un tā tālāk secīgs. Šis jautājums varētu teikt, ja šī ir problēma,
tā kā tikko viņu ieskicēja, visticamāk, viņi ir problēma. Pirmām kārtām cilvēks tur ilgāku laiku strādā par palīgu. Šobrīd tīpaši saņem mazāk atalgojumu cilvēku skaita nepietiekamības dēļ, ja viņš arī nav izmantojams bīstamajā vidē. Līdz ar to, jā, pa viņu noteikti jādomā. Tas ir jautājums, kurš jāliek galdā, un tad tiem impulsiem, inputiem jau jānāk kaut kur no, piemēram, Rīga apkopo informāciju, ja mums tā ir liela problēma. Rīgas pārvaldes priekšnieks vienkārši tur informatīvi ziņoja augstāku vadību. Sākam runāt, diskutēt, ko mēs varam izdarīt šajā situācijā, kā situāciju uzlabot. Protams, ka tas viss, manuprāt, diskutējums, runājums un saprotams, ko mēs varam izdarīt labāk šajā situācijā. Tā īsumā. Bet tu iepriekš minēji, ka tur viss kaut kas mainās arī koledžā. Vienkārši tev viena analoģija, tu teici, ka sākumā atnāca, piemēram, bija tāda, aprīkojums, tādas mācības, un pēc tam paiet laiks, un citi kaut ko mācās citu. Kā es jau minēju, tur ļoti daudz kas atkarīgs no pedagogiem, kas atnāk, piemēram, tu atnāks uz koledžu, uzsāks pasniegt kādu noteiktu priekšmetu, teiksim, bāc. Piemēram, pateiksim, bāc, mums vajag to un to, mums pietrūks tas un tas. Piemēram, divi piemēri. Juris Blūzmanis atnākot uz koledžu, tajā brīdī, kad viņš tika nosūtīts uz koledžu, tika nosūtīts uz koledžu, pastrādāt, tad es viņu kabinetā nosēdēju, man liekas, 2 gadus, jaudīgs vīrs. Tad, viņš izdomāja, ka mums vajag obligāti glābšanas darbiem sagrūmos, izrakt tādu kārtīgu bedri, lai būtu, man liekas, 3 metru dziļumā un 2 metru tāds platumā, tāda rītīga bedra. Un tad izdomāja, ka vajadzētu mums elektrotraumu gadījumos, par tiem soļu spriegumiem runāt, ja tomēr rodas tāda situācija, kad glābējiem ir jāiekļūst iekšā, pieņemsim, tur attaisnotā riska pēc vai kā savādāk, jāpiekļūst klāt pie šī cilvēka, kā mācīt viņu pie tā staba piekļūt, un pieņemsim, ja tur vadi nokarājušies, tad viņš izdomāja, ka viņš atvedīs uz koledžu vienu stabu un ieraks iekšā zemē. Tad tajā brīdī, kad notika šī koledžas gan infrastruktūras rekonstrukcija, tika mainīts apgaismojums, tika veidots šis sporta laukums no jauna, tad aizraka Blūzmaņa bedri un palika Blūzmaņa stabs. Tie darbinieki, kas veica šo rekonstrukciju, viņi nezināja, ka tas ir Blūzmaņa stabs, kurš ierakts vienkārši zemē. Tu nevar iedomāties, kādus ierakumus viņi tur taisīja, lai saprastu, kurš šim stabam ir vadi. Jo mēs gribam viņu atvienot, bet nevaram atvienot. Saprot, viņu arheoloģiski jau zem staba parakās. Nekur nav vadu. Ja. Un, tas ir tas, jā, un, protams, tas staba arī vairāk nav, bet ideja vienkārši tu uzķeri, kad ir pasniedzējs, viņš redz, ka vajadzētu tādus objektus, un, protams, kā piemēram tur, kā katedras vadītājs, viņš viņu atbalstīs. Protams, cilvēks vēlās, es nevaru pateikt, nebūs nekādas stabi, nebūs nekādas bedres, ja būs tikai tā, kā es teikšu, vai kā savādāk. Attīstās arī šīs domas idejas. Atnāca, piemēram, Romans Jārneks, un viņš saka, mums vajag modelēt no paletēm. Jā, tur vajag modelēt no paletēm dzīvokļus, un tur vajag krāpot, vajag paspīdināt lūgturīt sejā, lai sajūt, ka it kā liesma, tur jāpadod stobras, īpaši apmācības tehnika. Es saku, jā, Roma, ko es varu izdarīt? Dabū man 70 paletes. Es zvanu Artūram Putrālim, kas ir depo pārstāvis, un Artūr, vari palīdzēt ugunsdzēsējiem, jā, 70 paletes. Viņš saka, kad atbrauksiet? Īstenībā tas ugunsdzēsējas spēks, jā, kas ir vienmēr priecē par to, kad jaudīgi, jā, kad arī cilvēki arī aiziet projām no dienesta, bet sirdī tas dienests bija mīļš un silts, un ja ir normāli cilvēki, adekvāti vienkārši runājās savā starpā, kā pieaugušie, nevar attīstīt kaut ko palīdzēt, tad, ja ir šis super labs kontakts, tad daudz jautājumu vienkārši arī risinās, vai viņš ir dienestā vai nav dienestā, jo tā cilvēcība jau nekur nepazūd. Protams, galvenais arī darīt, nevis gaidīt, ka kāds cits par to izdarīt. Jā, tā ir atsevišķa tēma, jā, kad darīt katram pašam, jā, rīkoties, jo es varētu pateikt, klausies, man kaut kas neapmierina jautājums, ko tu esi izdarījis, lai tevi kaut kā bišķiņi apmierinātu, jā, ko tu esi, tu visu zini, visu māki, visas kompetences esi uzlabojis, es bieži vien arī pats ar sevi strādāju tādā veidā, kad, ok, Andri, jā, varbūt tev kaut kas neapmierina tur un tur, bet, neapmierina. Varbūt tā ir tava problēma, ka tev neapmierina. Varbūt kaut ko pats nezini, nesaproti vai aizēja parunāt to cilvēku normāli cilvēcīgi, kāpēc tas tā ir. Viņš jau varbūt arī normāli cilvēcīgi atbildēs un izstāstīs, veltīs tev to minūtu. Uzreiz jau tu pirmām kārtām nomierināsies, nevis klusībā perināsi.
un domās kaut ko savā galvā. Ja? Tad vienkārši jārunā cilvēkiem, jākomunicē. Un daudz kas, man liekas, tajā brīdī arī atrisinās. Jā, kā tu domā, kaut kas mainītos koledžā, ja piemēram dotajā brīdī, pēc dzirdamības no koledža ir tā, ka tur diezgan reti ir cilvēks, kas tiešām grib kļūt par lektoru un pārsvarā, piemēram, es tur sēžot 5. daļā, ja dzirdu tā, ja runā pa koledžu, kaut kas nav labi, tur labāk vispār ejam apkārt, ja jābrauc garām, arī braucam tur kaut kur caur citu pusi. Un, ja kaut kā izdarīt to tā, ka cilvēki tiešām un vispār saprast, kāpēc, piemēram, negrib, ja viņš tur iet, kas tur ir tik traks, ja, varbūt problēma ir tāda, ka, piemēram, ir cilvēks, kurš paigi grib kaut ko darīt, bet viņa tās vēlmes vienkārši nogriežās. Viņš atkal iet grib, viņa atkal saka, piedod, nē, tur vai nu nav, nezinu, finansējums, vēl kaut kas. Varbūt tā saistība ir tā, ka no vienas puses kāds varbūt gribētu pats iet tiešām kā lektors mācīties, bet viņam vajag tā, lai viņam atver tās rokas un lai viņš dara un tik cīnās. Īstenībā, ja runājam par koledžu dotajā mirklī, tad varētu teikt, ka sliktākā motivācija, protams, ir nauda, bet nekas labāks nav izdomāts šajā pasaulē. Tad visticamāk, kad ir jābūt šeit iespējams algai, drusku tādai motivējošākai, ka, piemēram, cilvēks saprot, jā, ok, tas ir interesanti. Un nākošais ir, manuprāt, ka dotajā mirklī koledžas lektoram vai docentam šis atalgojums ir daļas komandiera līmenī. Protams, kurā nav naktstundas. Jā, līdz ar to, ja kādam tas liekas interesanti, piemēram, es biju ugunsdzēsējs glābējs jau ar izglītību. Man bija bakalaurs, un es jau tad maģistrūrā tur jau studēju, un man bija šī jau gandrīz maģistrēju izglītība kabatā, un es domāju, es esmu ugunsdzēsējs glābējs, es varu attīstīties un virzīties, un man būs arī lielāks atalgojums. 8 stundu darba diena, stabilitāte un noteikumi salīdzinoši saprotami, nekas sarežģīts tur nav, visu tās tēmas, kas jāpasniedz, visu zina, tāpēc nav ko tur baidīties, tur nav nekāda dzīvnieka koledžā un neviens tur neēdīs. Un, ja ierīnas mācības kādreiz pasniedzu kursantiem, tad tas tikai kursantiem ierīnas mācību, lektoriem tāda ierīnas mācības nepasniedzu. Jā, lektoriem man jādraudzējās un jāvienojās, jo mēs esam tiešām viena komanda. Līdz ar to mēs esam kā viena saime, mēs tur vienā virzienā visi ejam. Jā, varbūt kaut kādas komunikācijas problēmas, citreiz kaut kāds gadās, kaut kam nav pateicis, vai kāds kaut ko par daudz pateicis kādam aiz muguras, bet tas ir normāls dzīves process un vienmēr atgriežas, ja normāli pieauguši izglītot cilvēki, atgriežas pie sarunu galda, izrunājās, kas kam ir, tad sajūt šo cilvēcību un saprot, ka tur nav vispār par ko ņemties. Pa koledžas lektoriem tikko notiek mainība, kaut kāda pensionēšanās, cilvēkiem parādās citas intereses, motivācija, vienmēr tiek izvietots sludinājums gan vēstnesī, gan koledžas mājaslapā, gan dienestā, gan Facebookā mēs iemetam šo informāciju. Tāpēc es aicinu vienkārši startēt koledžā un nav šobrīd starpības jauns vai vecs, ir vai pieredzējis vai mazāk pieredzējis, jo es kā ugunsdzēsējs glābējs iestartēju koledžā un tajā brīdī es nevarētu teikt, ka biju pieredzējis kā ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs, jo es atceros tikai dažos notikumos, es pastrādāju kā nodaļas komandieris tajā laikā, bet pamatā pildīju ugunsdzēsēju glābēju pienākumus, bet ir tās nišas lietas, kur nevienmēr vajadzīga šī superbagātā ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja pieredze, piemēram, ja runājam, par dienesta organizāciju, tad tur jābūt izpratnē par normatīviem dokumentiem, ja tu vēlēs kādam izstāstīt, par darbu uzskaits tabulām, kā viņas veidojās, kā veidojās vienkārši grafiki, kādas izmaiņas notikušas likumdošanā, kāpēc mēs šobrīd cenšamies izvairīties no dežūrmaiņu iedalījuma. Un, tas vienkārši ir uzzināms, izskaidrojams, normāli un apgūstams jebkurš priekšmets. Gan, tur nav tā, ka tur jāatnāk tik super bagāžu, ka es tāds super cilvēks un es viss notiek kaut kur pieslīpēts. Ir startautiskās mobilitātes visāds mums tādas sadarbības programmas, piemēram, Romu Jarnahu mēs pavisam nesen bijām aizsūtījuši uz vienu, nevarētu teikt nedēļas braucienu, laikam bija 5 dienu brauciens no Somijas uz Helsinkiem, viņš pamācījās
uzlaboja šīs savu zināšanas un kompetences tieši cilvēku glābšanai augstumos šai urbānajā vidē. Tagad ir paredzēts viņam pašam brauciens uz Portugāli saistībā ar meža ugunsgrēku dzēšanu, pasniedzēja vairums, tur Sergejs Normunds, Sergejs Normunds, mums Roma, Sandes Āboņš, tikko atgriežušies no Moldovas, bija diezgan tāds smags, nopietnas brauciens uz Moldovu uz mācībām kopā ar studentiem, kopā ar visu tur nakšņošanām, izmitināšanām. Viss bija, man liekas, 10 dienas viņi bija projām. Līdz ar to interesanti. Un vispār tas darbs ar tiem studējošiem, kas cilvēkam, kam jāsaka tā, ja es vienā brīdī, 6 gados, biju tik ļoti piešāvies šim ugunsdzēsēju darbam un likās, tāds jau sāk notrulināties, un liekas viens un tas pats darbs ar cilvēkiem. Tā ir tas izaicinājums, kad es kļūstu vecāks, varētu teikt, ka es pierodu pie kaut kādām situācijām, no otras puses nepārtraukti mainās cilvēki. Pirmais kurs nākošajā gadā būs pilnīgi jaunas sejas, būs jauni cilvēki, kvalifikācijas darbi. Es vēlos par to rakstīt, pakonsultēt par to, prakses aizstāvēšanas, visu laiku tev komunikācija ar cilvēkiem, un tu faktiski, tiešām esi tāds komunikabls cilvēks, atvērts sarunai, esi vērsts uz kaut kādu, sevis pilnveidošanu caur cilvēkiem un cilvēku pilnveidošanu caur sevi, tad lūdzu, koledžas durvis mums būs vienmēr atvērts un tur nav nekāda trimde. Es pats aizgāju uz koledžu uz tādiem nosacījumiem, ka es pats vēlējos tur būt. Protams, ir šī tendence bijusi, kā es minēju, kad viena daļa cilvēku, kurus nebija vienā brīdī, kur likt, brīdī, kad likvidēja daļu komandieru vietniekus. Andris Puks, Juris Blūzmans, vienkārši viņi tika nosūtīti trimdā. Vai kāds, kaut ko tur pārāk aizravās ar kaut kādu vielu lietošanu, tad var aizsūtīt trimdā jau uz koledžu. Bet tas ir, es varētu teikt, pagātnē. Tagad mums koledžā parasti ir vēlme strādāt tiem cilvēkiem, kuriem kaut kādā brīdī nav salicis kaut kas dienestā. Vai tur spiedienu izdara, tur kāds no tiešiem priekšniekiem, vai kāds no pārvaldes priekšniekiem. Kaut kā sāk spiest šo cilvēku. Protams, ir man jautājums cilvēkam, kurš vēlēšu paņem šo cilvēku. Kāpēc radās šis spiediens? Kur šī problēma? Protams, ir patīkami, ka kāds vēlās startēt un būt koledžā un dalīties savu pieredzi. Bet vienmēr tas šis jautājums nav tāds, tā kā tu pareizi minēji, kad mums stāvētu rinde, tagad atbrīvoties, piemēram, lektoru vai docentu amats kaut kāds, un tur baigā rinda stāvēt, kas ļoti gribētu tagad strādāt koledžā. Vai šis informācijas trūkums, vai tikai tas, kad cilvēki pierod strādāt savā vidē, būt par vada komandieru vai par daļas komandieru, viņš viss sakārtojas, viņam tur viss process notiek, viss labi viņam dzīvē. Ko viņam tagad rauties, kur viņam skriet? Ja viņam mazliet pastramda, tad viņš saprot, tā situācija šeit nav vērta vairāk un tāda nav patīkama. Tad viņš, protams, noraustās un kaut kur aiziet. Bet šajā rotācijā tie cilvēki, kas nokļuvuši koledžā pa lektoriem, viņi neraujas projām. Tas ir pozitīvi. Viņi uztver šīs lietas. Protams, pirms pensiju vecumā, piemēram, varbūt tas ir labākais variants, piemēram, kaut kāds, 40 plus drusku, bet arī kāds jauns, tikko pabeidzis, tur iegūs maģistra grādu, tas vispār ideāli koledžai, jo tā prasība arī koledžām Latvijas valstī ir tāda, ka pedagogiem jābūt ar maģistra grādu. Tas ir tas moments, kas šobrīd mums tāds izaicinājums, ka mums vajag dabūt to cilvēkus un kaut kā viņus motivēt un ieinteresēt. Lūk, un tad, protams, ka mēs par šiem cilvēkiem cīnāmies un esam kā ģimene, tā kā tur viss notiek. Kā tu domā par klātieni tiem, kas atnāk jauni un 3 gadu laikā viņi pabeidz, piemēram, koledžā iziet un viņi ieņem diezgan augstas amatus un tādas atbildīgas. Mēs runājam tagad par operatīvo dienestu, ko vada komandieri, posteņu komandieri. Vai tas ir pietiekami tie 3 gadi? Un, jo, piemēram, es biju neklātienē, un tie, kas klātienē, protams, katram ir savu galvu, viņam, protams, ir, ja tu jau iestājies, to pašam jāsaprot, ka pēc 3 gadiem, kas tev būs jādara, tev pašam ir jādomā ar galvu, kas tev ir jāmācās, no kurienes tev jāņem informāciju, nevajag pēc tam pēc 3 gadiem pateikt, man tur, lektors nebija pateicis to, un es tagad, piedodiet, nevaru tā glābt cilvēks. Vai,
Kā ar to tas viss notiek par tiem 3 gadiem? Jo man liekas, no mana viedokļa arī tādā neklātienē, kad es biju, tā teorija, vispār, kad man māca un liek kaut kādu teoriju, man īsti nav tādas skaidrības, jo kam jēga tam tērēt laiku, jo tas ir kā basic teorija, tas nav laika tam tērēt laiku. Viss sēdi pats, nezinu, vai mājās, tev tas ir jau jāzina. Bet man vairāk, ja es zinu, ka man pēc tiem 3,5 gadiem viss man jābūt vai tur vada komandieriem vai postaņu komandieriem, jābūt rītīgam spiedienam tieši uz to, kurus vēlos iet, varbūt kaut ko varēs par to arī pateikt. Jā, man liekas, tu arī no vienas puses uzdevi jautājumu, arī atbildēji pie reizes to jautājumu, vai tiešām viņi ir gatavi, to dzīves pieredzi, piemēram, 18 gados kāds sāk mācīties, piemēram, klātienē, tad 21 gadā viņam tā dzīves pieredze no dienestā ir 3 gadi tikai caur koledžas prizmu. Tas nozīmē, ka viņš pa īsti nevienu ugunsgrēku tā īsti nebūs nodzēs, jo koledžā mēs torni varam nodedzināt tikai vienu reizi. Jā, cits tornis mums neparādīsies vietā. Līdz ar to piedāvāt viņiem tādu situāciju, ka viņš tiešām sajūt. Jā, jo ļoti vienkārši teiciens, kāds ir noslēpums, kāds ir tavs panākuma noslēpums. Pareizie lēmumi, kā tu nonāc pie pareiziem lēmumiem, nepareizie lēmumi. Ko tas nozīmē? Tad mēs visi, pieņemsim, tie, kas ir uzsākuši darbu par ugunsgrēku dzēšanas glābšanas darbu vadītājiem, vada komandieriem, viņi kaut ko ir nosvilinājuši un kaut ko tur uztaisījuši nevisai labi. Bet tas bija vajadzīgs, lai viņiem tas paliktu atmiņā, lai viņš izanalizētu un saprastu, kur man jāmainās un jāauga. Problēma ir tajā brīdī, kad cilvēks nevēlas neko atzīt, nevēlas neko mainīt. Viņš uzliek kaut kādu savu aizsardzību, čaulu, un tad viņš saka, tā kā es izdarīju pareizi, un vispār neiet uz kontaktu, jo katru ugunsgrēku var dažādi nodzēst, efektīvāk, mazāk efektīvāk, veiksmīgāk, mazāk veiksmīgāk. Ja ir kaut kāda kritika vai kaut kādas ierosinājumi, tad nozīmē jautājums pirmais sev, kāpēc tāds ierosinājums, kāpēc tāda kritika, cik viņi pamatot, jāpadomā par to jautājumu mierīgi. Ja tu runā par neklātienu vai neklātienē būtu tik daudz teorētiskās nodarbības vajadzīgas, varbūt tiešām vairāk caur praksi kaut ko darīt, tad neklātienes programma ir salāgota klātienes programma. Ja mēs skatāmies to, kad šis cilvēks, kas pabeidz vidusskolu šobrīd, viņš iet mācīties koledžā, tad viņš, idejas, ka viņš apmācās tajā brīdī ugunsdzēsēju glābēju līmeni, viņš pastāst visu no pamatiem. Un pēc tam jau viņu cenšas kaut kur piedzīt pie rezultāta, lai viņš būtu šis vada komandieris un glābšanas darbu vadītājs, kā piemēram. Kā es teicu, visiem es to teicu, kad koledža nevar sagatavot pilnvērtīgi vada komandieru vai ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadītāju. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš pilnvērtīgi nekad nebūs strādājis nevienā reizē 24 stundas dežūrmaiņā, nevienu reizi viņš vienkārši nebūs izdarījis, pilnvērtīgi paņemot sevi atbildību, un to pašu viņš nebūs arī izdarījis arī attiecībā uz ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu, jo koledžā mēs, kā es minēju, torni mēs vienreiz nosilināsim, viens būs varbūt labs, bet ko darīt pārējiem? Lūk, un tā ir tā varbūt problēma, ko tu arī ieskicēji, ka jums kaut kas var būt tas, kas atkārtojas jau bija ugunsdzēsēju glābēju programmā vai kaut kur. Jūs nākat ar savu bagāžu, neklātnieki ar savu pieredzi. Tajā brīdī vienkārši jūs paklausieties to informāciju, ko jums saka. Vai jūs tur paši izglītojaties un varbūt paralēli kaut ko palasiet, kaut kādus citus normatīvos dokumentus, piemēram, tur ugunsdrošībā vai kādā citā jomā. Ja tu saki, ka šis speciālists, šauras jomas speciālists, vai tiešām vajadzētu šīs te jomas sadalīt? Gan jā, gan nē. Bet, protams, tas ir jāizanalizē un jāizpēt jau laicīgi, lai nebūtu tā, ka sākumā mēs izdaram kaut ko, un pēc tam mēs sakam, johaidi, jā, kas esam galva, un domāju, kā tad mums tā sanāca, ka tagad mums tās situācija, ar virsstundām un tā tālāk, ka varbūt tur kaut kur pašā sākumā 2006. Gadā bija jāpieņem mazliet savādāks lēmums, kad tagad mēs necīnītos ar dežūrmaiņām un necīnītos ar virsstundām. Tā kā, šie visi lēmumi ir saistoši, bet labāk jau viņus izmodelēt, izdiskutēt jau ļoti laicīgi. Kādi riski tam, ka, piemēram, tagad mēs sadalām pēc, piemēram, pirmā kursa 2 virzienos, piemēram, viena par ugunsdrošību, otri par ugunsdzēsību. Tā izglītības programma vienkārši viņi kļūst dārgāk. No valsts kontrolas viedokļa, no esošo normatīvo dokumentu viedokļa ir tā, ka grupā jābūt, piemēram, minimālais 18 cilvēki, un tad pēkšņi tā grupa pasniedz šo priekšmetu. Pat nevar zināt neregulētā skaitā, piemēram, tur neklātnieki 3 par ugunsdrošību,
Jā, tur 5 pa ugunsdzēsību, pārējie tur pa zvanu centru sāk mācīties, un beigās viens pasniedzējs pasniedz 3, tur 2, šeit 10 cilvēkiem. Ja? Un tas ļoti tāds sarežģīts apmācību process. Normālā kārtā tā tam būtu jābūt, ja ja mēs nedzīvotu, piemēram, jāsaka tā, mums Latvijā tik daudz ugunsdzēsēju nevajag. Mums šobrīd pietiekoši, un mums izveidot tāds modelis un programma, kā tagad ir. Kāpēc nav šis sadalījums? Jo pirmām kārtām, ko es tev teicu, būtu ļoti milzīgs šīs izmaksas vienkārši uz to, cik apmācīt vienu cilvēku vajag. Un otrs, kā citreiz saka, tie riski pieņemsim. Ja viņš izmācījies šīs abos virzienos, ja kaut kas notiek dzīvē, tad viņš var pamainīt. Un nepiemācījoties, vienkārši pamainīt šo jomu. Jo pretējā gadījumā būtu viņam jāapstājās, būtu jāiet atkal mācīties un jāpārkvalificējās. Jo, ja, piemēram, Polijā akadēmijā var droši uztaisīt filiālus un virzienus, jo cilvēku skaits ir milzīgs, liels. Var nokomplektēt ļoti daudz kursus, un viņi visi mācīsies pa jomām. Tad viņiem var veidot modulāro sistēmu un var piemācīties, iet tālāk. Tā mūsu gadījumā vienkārši ir tā situācija tāda. Mēs neesam tik daudz. Un šajā jomā mums varbūt nav tik daudz cilvēku vajadzīgi. Tas rada to nesaprašanu pagaid. Kā būtu labāk? Būtu labāk tā, kā jūs sakiet, piekrīt. Labāk būtu par ekspertu noteiktā jomā, un tos, piemēram, pirmo gadu visi izmācās, pieņemsim, basiku, un pēc tam klātienu, tur neklātienu sāk mācīties, pieņemsim, tikai par savu šauro jomu, un būtu šīs šaurās jomas speciālists no vienas puses. No otras puses, ja tu esi ugunsdrošības jomas speciālists, un tu pildi vada komandieru pienākumus, tu atbrauc uz notikumu, kur 3 stāvu dzīvomā mājā, kur cilvēki kurina, kā kurš māk kurināt, viens ar gāzi kurina, viens ar malku kurina, un ieliež vienkārši visu apkuru sistēmu savā ventilācijas sistēmā. Un tagad notiek tā, ka 3. stāvā zvana cilvēks un saka, ugunsgrēks. Atbrauc ugunsdzēsēji un atbrauc glābšanas darba vadītājs, un viņš saka, nē, nav ugunsgrēks, vienkārši jums tur piedomājums atnāc kaut kur no 1. stāva, jo tur tika iekurināti malkas krāsnes. Atbrauc avārijas gāzes dienests. Un tagad ko darīt? Ir problēma vai nav problēma? Un tu esi vienkārši dzēsējs, tu esi vada komandieris, tu esi, nav dzēšana, tā kā nav ko dzēst. Ugunsgrēka nav. Braucam projām, un tu sāc domāt, es arī ugunsdrošību mācījies, vai vienkārši es esi tā kā atvērts vienkārši. Mācījos profesionāls jomas, pagaidi. Kāda problēma? Iespējams, ka nepareizi izbūvēts šis kaut kāds apseko objekts, pasiek, 1. stāvā tas, 2. stāvā tas, 3. stāvā tas, visi lēž vienā, pieņemsim. Kas notiek? Ieslēdz apkuras katlu, dūmgāzes iet iekšā, iespējams, tvanu gāzi. Gāzes avārijas dienestam jūs varat nomērīt. Šo gāzes analizators ir jums? Jā, ir. Cik tvanu gāzi? Tvanu gāzi milzīgi. Kaut kas nav kārtībā, un tu kā glābšanas darba vadītājs ne tikai paskaties šo jautājumu, ir jādzēš vai nav jādzēš, bet tu sāc domāt, pagaidi, tad mēs kaut ko sākam risināt šo jautājumu, vai tu iesaisti inspektoru šajā ka jāveic šī pārbauda, jāveic varbūt arī pārbūve šim, un tas nav pieļaujams situācija, ka varbūt pēc kāda mēneša, ja tur 3. stāvā būs bojā gājušie cilvēki, tikai tāpēc, ka tu biji savus jomas speciālists un nevēlējies interesēties ne par ko citu. Vienkārši kā tāda situācija. Dzīvē tāda situācija diezgan daudz. Vienkārši šajā gadījumā koledži iedot varbūt ne tik tiešu specifisku izglītību, cik tādu paplašinātu vispārēju. Savukārt, tā specifiskā izglītība, es domāju, viņi parādās ar pieredzi, viņi parādās darbu darot, un, kā kādreiz teica, kad noteikums rakstam ar asinīm, tad mēs arī to, kā savu profesionālo izaugsmi, piemēram, tajā jomā, mēs izējam vienkārši uz sevis, uz savas ādas, caur sevi, un tad arī, mēs, šobrīd tāda situācija ir dienestā. Vai var kaut ko mainīt? Visu kaut ko var mainīt, vienkārši vajag ideju, vajag aprunāt tu viņu, salikt vienkārši riskus, tā vai šādi, un tad jau skatīties vienkārši strādā vai nestrādā. Un, protams, tie, kas pieņem tādu lēmumu, ka būs tā, tad viņiem arī nest atbildību par to, ka, jūs pieņemat lēmumu, kāda ir jūsu atbildība. Un nevis tā, ka mēs tur īsti nesapratām, ko mēs darām. Jo, kad es par šo arī biju domājis, par to, piemēram, lekcija ir teorija, tur paņemam pirmā medicīniskā palīdzība, ja? Un tad mēs sēžam, tad mēs vienkārši ejam, ir tas dokuments, visiem viņš ir skaidrs, kāds saka, viņš ir tur pieejams, sēdī, nezinu, kad gribi pasēt to testu nokārto vai palasīt, tas viss ir dokumentāli. Un mēs tā, ka viņi vienkārši vēlreiz izējam, varbūt ir, kā piemērs, tev iedod tavu stundu 2,
sēdi rekuri dokuments, tu viņu zini, visi sēdi lasi. Pēc 2 stundām satiekamies rekuri lēle, kam kādi jautājumi, un lektors tikai vairāk palīdz iedziļināties, ja ir kaut kādas domstarpības ar to dokumentu vai ar kaut kādu citu dokumentu. Un tā ir vairāk kā diskusija, un to arī praktiski. Tas pats arī paņemam, piemēram, inspektori, ja, kad apmācība ir tur MK, LB, nevis kaut kāda, ja, un nevis mēs tos vienkārši lasam, jo, ja tu gribi iet par inspektoru, tev jau ir jāzina tie, tev jālasa jau sākot ar 1. kursu, visu to viņi jau jāzina, var teikt no galvas, ja, vismaz plus mīnus, kurā dokumentā meklēt. Bet tā, ar lektoru jūs ejat, piemēram, paņemat kaut kādu objektu, jūs atnākat, un jūs tādā objektā izejat tam dokumentam cauri, tas bija īstenībā par visu, un pēdējais, kad es biju par to domājis, tas bija par to, tā bija kvalifikācijas darbs, kurš rakstīja par GDV to atļauju. Un arī, kad, priekš manis tas vienkārši bija, kad mācos, ja es tāds cilvēks, es nevaru, man ir, piemēram, bilde, ja, es viņu, man grūti ir kaut kā tur tā attēloties, es redzu, jā, kur ir māja, bet, kad man nav nekādas citas informācijas, kur es tev vēl kaut ko jāredzēšu. Un tā bija tā problēma, ka man pamaz ir tās kaut kādas, varbūt, vizualizācijas, praktiskās, varbūt, jā. Un tīri no tāda veidu, ka tev ir vienkārši tur tās stundas, tu sēdi, pats lasi mācies, pēc tam mēs maucam, ir kaut kādi jautājumi, visiem izējam visam cauri, objektos, vēl kaut kas, un tas pats arī par dzēsēm, kad viņi, piemēram, izbrauc, es, protams, nezinu, kā to tehniski izdarīt labi, ka koledžas cisterna arī tagad braukā palīdzībā, tur vēl, un ir arī, kas nāk uz to praksi, ja nezinu, cik, man liekas, mēnesi, vai cik viņi tur dežūrē. Bet varbūt kaut kā, nezinu, to sarunāt, kad Uceka cisterna, es ceru, ka neviens no vadu komandieriem Uceka, ko man pretī neteiks, ja tādi ieviesīs, bet visi viņi mauc visur. Jebkur, kur ir kaut kāds normāls izsaukums, nevis vienkārši, ka viņš blakus, visi, uz jebkuru tik maucam un vispār paņemam to mēnesi 2, 3, cik viņi tur, nezinu, dežūrē, ja. Visi, jebkurš izsaukums braucam, viņi esam skatās, dzird un piesaistam reku tā, tu esi pie šitā, visi stāvi, klausies, nezinu, tur runājies. Un, lai viņš vienkārši to visu informāciju ievelk iekšā pa tiem 3 gadiem, un tad man liekas, ka pēc tiem 3 gadiem pavisam citi cilvēki nāks ārā. Jā, labi. Tad tā doma tāda, kad koledža pagājušā gadā vispār izbraukumos valstī, man liekas, ka bija 7. vietā. Tā kā nav tik traki, kā tagad, tā kā tev liekas, varbūt tāds, ka viņi nebrauc. Jā, mums koledžē nav savs izbraukuma rajons, līdz ar to mēs arī idejas tā arī daram. Ir vada komandieri. Ja es sapratu tavu domu, jo tie kursanti, viņi nav regulāri katru dienu. Ir tur viena diena, pieņemsim, kad 1. kurs vai 2. kurs ir šajā, pieņemsim, 3. un 4. Un tad viņi dežūrmaiņā, un tad daudz kas atkarīgs no vada komandiera. Ir vada komandieri, kuri sazinās ar zvanu centru, saka, tā, mēs šodien esam ļoti atvērti, un vienkārši mēs gribam visur lidot. Un tā arī notiek, vienkārši. Un koledži vienkārši visur brauc un darās un viss. Un tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka. Pirmajā jautājuma daļā tu minēji to, ka vai tā varētu būt, kad notiek varbūt tā savādāka apmācība. Nevis vienkārši kaut ko trūli, mācamies, klausamies, taču mēs galu galā paši mākam lasīt. Neplika teorija. Jā, un šis ir, atslēgas vārds ir izglītība. Izglītība, vai precīzāk sakot, izglītotība kā tāda. Protams, mēs pasniedzējus iespēju robežās sūtam uz šo izglītības kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem. Tagad pavisam nesen, katru gadu mēs vienkārši notiek šeit kursi visādi, un mēs cenšamies viņus sūtīt. Sanāk patrāpīties uz kursiem jau tagad tās mūsdienu tendences, jo tas Covid ievies tāds attālinātā darba šīs un attālinātās apmācības jau ievirzes, kur jau tiešām pētnieki ar pierādījumiem jau pierāda, kad 4 stundu apmācība, vienkārši es to lasīšu prezentāciju, tu skatīsies, kas tur rakstīts šajā prezentācijā, aizstāja apmēram 40 minūšu šī cilvēka patstāvīga mācīšanās labi sagatavotā, piemēram, Moodle sistēmā. Viņš 40 minūtes pats sēž vilcienā braucot, viņš paskatās, ir pat kaut kāda spēlīte ievietot, viņš paspēlē spēlīti, pieņemsim, pareizi saka, ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadīšanas atļaujas ietvarā, varētu šo programmu uzlabot. Mēs pagaidām atdūrāmies pret to, ka mums vecā Moodle sistēma, bet
uz jauno gadu mums būs jaunā Moodle sistēma, kur mēs varēsim jau tiešām modelēt un veidot šos video, kur vienkārši ir tā kā saka, ierados notikuma vietā, ir stop vienkārši. Nu, tad tev jāatbild vienkārši kaut kāda rīcības plāns, piemēram, tagad tev rīcība būs tāda, piemēram, sazinos ar zvanu centru, piemēram, tur, nezinu, pasaka, ka maldinājums braucu projām, tomēr apsteigāja, piemēram, iedzīvotājs noskaidroja, kas pa vietu, piemēram, un pēc tam braucu kaut kad projām. Nu, tad no tādiem kā stop kadriem, nu, tad tu pamācies, un tie pierādījumi ir tādi, ka 40 minūtes apmēram, 4 stundas par 40 minūtēm, ka viņš patstāvīgi var mācīties. Kādreiz man likās, kad es vadīju šīs lekcijas ierīnas mācībā, ārā izskatā un savstarpēju dienas attiecību noteikumu 36. kad es pie viņiem stāstīju, un es pirmām kārtām pateicu tā, pa katru šo punktu būs, tu pats atceries, pa katru šo punktu būs jautājums, jūs vienkārši jāzina no galvas šie noteikumi. Ja tur 70 jautājumi, vienkārši visi jāzina, jo pa katru būs jautājums. Tā kā gribat mācīties, gribat ne, bet neskatoties to, es kādreiz domāju, es tik labi un unikāli visiem visu stāstu, kad tik labi vienkārši. Un kad tas ir tas mans nopelns, kad tur 10, 9, 8, un tajā brīdī, kad bija jāizsina programma, es domāju, labi, ko es saīsināšu tieši to priekšmetu, ko es pasniedzu, tā kā, sev iešauju kājā mazliet. Bet, es domāju, labi, nebūšu tik, varbūt, augstprātīgs par sevi, nogriezīšu šīs stundas, kas tieši domāts teorija, un vienkārši iedošu viņiem šīs teorijas stundas apgūt pašiem. Un kā rezultātus, izrādās mana unikālā lekciju pasniegšana nemaz nebija tik unikāla, jo cilvēki tik pieauguši un tik saprātīgi, ka viņi paši saprot, ka viņi normāli, viņiem noteikumi skaidri, mēs paši mākam lasīt. Un tiešām pastāst parādi, ar kādām situācijām mēs saskarsimies dzīvē, iedod mums viņas pamēģināt, lai mēs uztaisam nepareizi, bet pēc tam atceramies tieši caur tādu pieredzi praksi. Šis ir nākošais solis, es domāju, ko mēs virzīsimies, jo tas ir solis vispār. Tur runā par koledžas, to programmas pārveidošanu, to pieeju apmācībai. Viņš skar vispār kopumā, manuprāt, sabiedrību kā tādu. Mēs pamazām mostamies, attīstamies, pilnveidojamies. Ļoti daudz informācijas šobrīd nāk no interneta resursiem, paši runājam, semināri, kursi. Un gribās, lai visas idejas tā piešķiļās. Bet jāatcerās to, ka cilvēks ir iekārtots nevis robots, iespējams mākslīgais intelekts tā arī visu izdarīt, kā tas notiek, bet nebūtu tik interesanti noteikti dzīvot, jo visiem cilvēkiem ir fizioloģiskās vajadzības, viņiem ir jāguļ, viņiem ir jāēd. Domāšana, līdzīgi kā elpošana, cilvēkam notiek apzināti elpot, cilvēks var netrenēts un tik daudz, līdzīgi arī padomāt par noteiktu lietu var tik daudz. Šis beigsies raidījums, piemēram, tu man identificē problēmu, es varētu kaut kur pie sevis pierakstīt, uztaisīt semināru pasniedzējiem par to lietu, ko tu man atgādināji atmiņā, ka tā varētu izdarīt. Jo to lietu es pavisam pats nesen uzzināju pavasarī, tikai apmeklējot vienus citus kursus izglītības. Bet kā notiek realitātē? Notiek realitātē, kad beigsies šis raidījums. Es sēdīšu mašīnā, braukšu mājās. Un satikšu bērnus, suņus, un vienkārši tas atkal viss būs miglā tīts un aizies projām. Un šeit svarīgi saprast vienkārši šīs lietas, lai lietas kaut kur kustētos dzīvē, mūsu ikdienas kvalitāte, ļoti atkarīgs no cilvēka vienkārši. Tu runā kaut ko, tev kaut kāds savu kritēriju, es kaut ko runāju, man savu kritēriju, es pasaku, piemēram, es novadīšu semināru par ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu vadīšanas atļauju. Pateikts, darīts, izdarīju, novadīju, jo pateicu. Es, kad pasaku skaļi kaut ko, tad es saprotu, ka iebarziens un tas būs obligāti jāizdara. Tas man tāda īpašība. Kaut kam es pateicu, kad septembra vidū vai septembra beigās mēs organizēsim, novadīsim semināru par radiāciju. Es piedalījos diezgan tādos labos kursos ar spēcīgiem kompetentiem arī dienesta amatpersonām un arī, vienmēr sakot, radiācijas valsts drošības centrs bija organizējis kursus par radiāciju 2 nedēļu garumā. Jūlija sākumā, tad es sasmēlos tur dažādu interesantu informāciju un sapratu, ka tas ir svarīgi ugunsdzēsējiem. Un tā informācija arī būtu jāpadod arī tālāk, jāuztais seminārs. To es pateicu, to es izdarīšu, saproties. Un tā mēs strādājam. Dienas vienkārši. Es varētu nedarīt neko un pateikt, man taču ir priekšnieks, man ir citi priekšnieki. Da vienalga, kurš var izdarīt to, vai arī nedarīt neko, vai izdarīt kaut ko. Mēs katru dienu, katru brīdi izdaram izvēlu. Braukt uz to raidījumu, nebraukt uz raidījumu. Runāt, nerunāt, atbildēt, neatbildēt. Pateikt, ka dienesta vadība ir slikta,
Vai nepateikt, ka dienesta vadība slikta, varbūt sakārtojam savas lietas un uzlabojam savas kvalitātes. Ļoti daudz ugunsdzēsēju bieži vien saka, jā, tur dienestā tā un šitā un nav labi un vajadzētu kaut ko labāk un dienesta vadība priekšnieki kaut ko dara. Es kādreiz, kad biju pasniedzējis, es jautāju vienkārši, beidziet, ko es runāju? Kur no jums, ugunsdzēsējiem glābējiem, nākotnē vēlās būt priekšnieks un darīt dienestu labāku? Rokas paceļam. Labākā gadījumā varbūt viens vai klusums. Es saku, ja jūs paši nevēlaties mainīt dienestu un uzlabot, kļūt par priekšniekiem, parādīt priekšzīmi, tad tagad nevajag neko šeit teikt, ka kaut kas slikti. Vienkārši jūs gribat papļāpāt kaut kur, parunājiet varbūt tās pie sevis, pat nevajag citam teikt, nevajag to izplatīt šīs lietas. Vienkārši uzdot sev jautājumu, tu esi perfekts, ideāls, tavas valodas zināšanas, latviešu valoda laba, man perfekta latviešu valoda, malacis, krievu laba, laba, angļu laba, nē, vispār neko nesaprot. Sāc mācīties valodu. Ja kādas vēl īpašības, ja tu vari uzlabot fiziskie normatīvi tev labi, ja slikti, tad sāc kaut ko darīt. Ja, nezinu, liekais svars, ja ugunsdzēsējs lieko svaru. Varbūt jāsāk domāt, ko darīt ar šo lietu. Ja. Tā kā uzlabo savas kvalitātes, domā par sevi. Ja. Un ja katrs, man liekas, individuāli vienkārši uzlabo šīs kvalitātes, arī dienests kopumā tā veidosies un celsies uz augšu. Ja kādam kaut kas ļoti nepatīk dienestā, katrs cilvēks izdara secinājumu, pieņem lēmumu un vienkārši pieceļās augšā un aiziet projām un viss. Ja redz, ka es varu uzlabot kaut ko, izdarīt kaut ko, lūdzu, tad mierīgi izdomā, parunā, virzi uz priekšu, uzlabo savas kvalitātes un attīsties. Tā idejiski. Un pēdējais par koledžu, par apmācības procesu arī daudzreiz bija tādi jautājumi pacēlis augšā, arī tur runājies gan no koledžas, gan no Vugda. Piemēram, atnāk jebkurā gadījumā labi tur klātienē vai sākotnējā apmācība atnāk dzēsēji, un viņam izdot aizsargtāru par visu individuālu aizsardzības līdzekļiem. Un viņi, piemēram, redz, ka tagad Roma uzstājas ar tām paletēm. No vienas puses tas ir baigi labi. Tas ir īstenībā to, ko viņš dara, tas ir baigi labi priekš praktiskām iemaņām, baigi forši. Bet viņi jau tur rāpo, viņi jau to mēģina darīt tā kā realitātē. Un, protams, viņi pēc tam atnāk uz daļām, un tad es skatos, domāju, klausies, man pa 6 gadiem aizsargtājs strādājot, man viņš nav tāds kā tev pa 3 mēnešiem koledžā, un tu tur īsti, un beigās tu jau vienalga to nesajūti, to temperatūru baigot, tur nezinu, tur dūmus, tur kliedziens vēl kaut kas, tu pāru tur it kā rāpot, tu tur parāpoji, padarījies, bet viss aizsargtājs, diezgan liela nauda aiziet prom. Es biju vienmēr runājis par to, ka vai tad nav iespējas, jo, piemēram, kaut kādi vecie aizsargtāri, tā kā jums nav tās ietekmes, nerunājam par to dūmkameru, ja mēs runājam pāru, nav nekādas ietekmes fizikālās, tur ne siltums, ne siltums tarojums, tur nezinu, temperatūra pārējais. Viņi izmanto kaut kādus, vecos aizsargtājus, kuri, protams, tu izgājuši to cīnīt, ko tīrīt, vēl kaut kas. Un viņi jums tur karājas smuki, un viss kaut vai, nezinu, 10 gadus viņi tur, ja tīpaši mums tagad ir arī līgumi, kad var arī tos aizsargtājus sarmontēt, ja ir iespējams. Un tādā ziņā, ka tā finansiālais stāvoklis varbūt būs labāks, kad viņam tomēr paliks, kad viņš atnāks atpakaļ uz daļu, viņam paliks tie 2 komplekti, nevis jau mīnusies, un tad viņam, manā gadījumā es rakstu papīru, mēs viņu mainam, un sanāk jau diezgan liela summa vienkārši aiziet kaut kur prom. Un daudziem nav tā otrā, piemēram. Tādā ziņā. Es sapratu tavu domu. Pieņemsim, viss ir garš tik plats. Ja viņš nodzina to aizsargtāju pa jauno, tad viņš arī tikpat labi iznīcinās to veco, kas pie mums kaut kur karāsies. Vienkārši jautājums, no kurienes radīsies noliktavā tie iztīrītie aizsargtāji. Kas norakstītie? Mums ir, piemēram, ļoti daudz, kad es biju atnācis, tas bija kaut kāds 8. 9. gads. Un, man iedeva vēl tādi biezie bija. Tādi rītīgi biezie aizsargtāji. Silti. Jā, ļoti silti, jā. Un, viņi ir ļoti daudz. Viņi arī tur norakstītie. Es tādā ziņā, ka viņi īpaši nav vairs vajadzīgi tieši tiem, kas saskarās ar tām temperatūrām un pārējo. Bet priekš koledžas varbūt arī kāpēc ne? Es neiebilstu. Ja, piemēram, vienkārši tas jāsaprot, cik daudz mums ir, cik daudz mēs varam dabūt, kur mēs viņus varam izvietot, kāda mums resursu ķīmiskām tīrītavām. Iespējams, ka tas ir jautājums
tiešām saliekams, saregulējams, izdiskutējams. Zini kā, tu tagad raidījumu ietvarā pārunā par šo lietu, un tev daudz informācijas jau pa daudz raidījumiem. Tu kā tās pērlītes var kaut ko pierakstīt, piefiksēt, kaut ko paskatījos. Es tevos raidījumos arī kaut ko piefiksēju, ko Valdis teica, ko tur Juris teica, ko Mareks teica. Tās visas lietiņas kaut kādas. Un tāds apkopojums, protams, ir tie, kas skatās šo raidījumu, varbūt kādam interesē, kādam no dienas vadības, varbūt viņš līdzīgi izdara. Ok, labi, tad piemēram, Staņislavs Disovenko, ja piemēram skatās, interesanta tēma. Un tagad, ja viņš noskatās to raidījumu, viņš tā iedziļinās viņā, tad visticamāk jābūt šeit sarunai, diskusijai, viņa vēlamai gribai, vai kāda cita vienkārši augstāka priekšnieka, piemēram, ka zina, jā, labi, tā joma skar, piemēram, to un to. Piemēram, ok, labi, tur, nezinu, Jānis Grīmbergs, jā. Viņa, ka tomēr dzēsēs skar šī joma, kādos aizsargtērpos viņi strādās. Viņš noskatās šo raidījumu, saka, tā, mums ir viens jautājums, kuru, labi, neceļ koledži, bet šobrīd trauksmes zvana, piemēram, daļu komandieri. Ja šāda signāla nav, un vienkārši ir klusums, un daļu komandieri tur sakostiem zobiem, mokās, ņemās, tad, neviens nav gaišreģis. Vispār neviens nav gaišaģis. Nevar vienkārši izdomāt kā cita vietā vai izfantazēt kaut kādas lietas. Ņemot vērā to, ka tas saistīts ar zinātni, mūsdienu šai laikmetā 21. un 20. gadsimtā vispār iegāja no jauna reliģija, ko sauc par zinātni, vai ne? Un zinātni balstās uz pierādījumiem un faktiem. Tad, tajā brīdī, kad es rakstīju savu promocijas darbu, un Zinātņu akadēmijā pateica, malacis, viss kārtībā, tad, kad tu esi pierādījis tās lietas, ko tu vēlējies pierādīt, tad jautājums, kur ir tie vajadzības, kur tie pierādījumi, kur tie fakti, kas vajadzīgs. Jo šobrīd bieži vien dienestā, kas, manuprāt, kaut kādi jautājumi samilst, veidojās un atskan kaut kur masu mēdījos vai vispār publiskajā telpā tādi, kas tik emocionāli viņi izveidojušies, viņi samilzuši tik milzīgi un tik emocionāli viņi izvirduši ārā, kad liekas, kāpēc? Jo ir instrumenti, ir iesniegums, ir ziņojums, ir sūdzība. Arī šī pašas organizācijas valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā tie cilvēki, kas, zina, piemēram, papētījuši iesniegumu likumu, piemēram, viņš var uzrakstīt sūdzību par kaut ko, piemēram, vai ierosinājumu kaut kādu. Un pat tur viņš arī var pateikt dienestam, lūdzu sniedziet man diezgan īsā laikā tādu atbildi kaut kādu, vai juristi atbildēs, vai kāds cits, vai vienkārši nesākam sarakstīties, vienkārši uzdodam normālus jautājumus. Un jautājums, vai šādi jautājumi ir bijuši, jo raidījuma ietvarā mēs varam parunāt, ja tur būs kaut kāds cilvēks skaits, kas noskatīsies, un kaut kas patiks, kaut kas nepatiks, bet vai ir viss izdarīts priekš tam, lai, piemēram, kaut kādas šīs samilzušās problēmas vienkārši normālā, diemžēl birokrātiskajā ceļā viņas atrisināt? Ja ir, ļoti labi, tad domājam, kur ir problēma, jo, ja dienests viņas nesaredz kā risinājumu, ir galu galā dienests ir ministrijas pakļautībā, tad iespējams jau tālāk mēs tādā hierarhiskā ceļā tos jautājumus risinām. Es nesaku, ka uzreiz jāvēršās pie valsts prezidenta ar kaut kādiem sūdzībām, ierosinājumiem. Protams, ja valsts prezidents neaicina uz diskusiju, ja viņš aicina uz diskusiju, tad ļoti pareizi, ja kā cilvēks pasaka valsts prezidentam, kā mums iet dienestā, cilvēks atbild vienkārši, ja jautājot, ja kādam ir jautājumi vai sūdzības ierosinājumi, cilvēks vienkārši atbild to visu, tas ir viss pareizi, bet tādā normālā kārtā, ja es dienestu pienākumus pildu, man ir tiešais priekšnieks, es informēju viņu par šādu situāciju, skatos, kā viņš rēģē, ja viņš nerēģē, tad mums tālāk jau mēs risinām ar nākošu augstāku priekšnieku, ar mana priekšnieka starpniecību, ko tas nozīmē. Es vienkārši viņu painformēju tālāk, ka ar iesniegumu versīšos manā gadījumā pie direktora. Ja viņš kaut ko nesadzird mani, es varu vērsties pie jomas atbildīgā. Ja kādu no vietniekiem, ja tas nesaredz, es varu informēt par situāciju arī dienas priekšnieku, bet viss notiek tādā normālā secībā, jo pie katra šī posma, iespējams, notiek normāla sakarīga diskusija. Un tad brīdī, kad, piemēram, tiešais priekšnieks pasaka, pagaidi, bet tu palaidi garām vienu posmu, vienkārši šajos noteikumos, tas viss jau atrunāts, aprakstīts. Es nemaz nezināju. Viss. Beidzās problēma, bet tā, ja cilvēks perina sevī visu laiku kaut kādas situācijas, man liekas, tas nav. Un vēl paspēja izstāstīt par savām domām, subjektīvām emocijām visai dežūrmaiņai, cik kaut kas ir slikti. Un tie tur arī noticējuši, jo bija tik labi pateikts un izstāstīts, ka tas bija tikai ticami. Ja, un, manuprāt, ar to jābūt uzmanīgam.
Varbūt kursantiem tad vajag atļaut par tiem kvalifikācijas darbiem. Varbūt viņiem jāatļauj taisīt tos kvalifikācijas. Sanāk, dotajā brīdī jābūt tā kā attīstībā, kaut kādai. Tā kā jāiet solis priekšu, jāizdomā tāda tēma, lai tas ir kā solis uz priekšu. Varbūt tad ir jāizdomā tā, lai atļaut, piemēram, nevis kā, tas arī no vienas puses ir kā solis uz priekšu, atrisināt problēmas, kuras ir, piemēram, mēs ņemam to pašu tos aizsartērpus, Ir sadīt tur kaut kāds aizsartērpi, tur kaut kādas teorijas, apmācības process, tur, iesaistīšana, tur NMPD, valsts policija ar kaut kādiem jautājumiem, Un reku pasaka tā, reku jūs esat 3. Tā esat katrs viena tēma, piemēram, aizsartērpi, reku 3 kursanti, tā esat aizsartērpi, jums nedrīkst būt vienādiem, to jūs tur paši savā starpā tur domājat. Un sanāk, pēc tam jums ir 3 varianti, kā pamainīt doto situāciju uz labāko pusi. Un reku, lūdzu, 3 varianti. Un, tādā ziņā varbūt vieglāk jums ir resurss, kurš pats izdomās jums katrs pa 3 variantiem. Un, jo dotajā brīdī, man liekas, arī vairāk par 1% mēs kvalifikācijas darbi nav iesaistīti. Vukt kaut kādā darbā vai UCEK darbā. Ļoti, ļoti maz, kas ir reāli pieņemts un viņš darbojas dotajā brīdī. Tas viss atkarīgs to, ko tu minēji, no cilvēkiem. Pat tieši tas pēdējais, Tad tie kvalifikācijas darbi katru gadu piedalās komisijā operatīvās vadības pārvaldes pārstāvis, kurš arī komisijā viņš novērtē, kuri tie darbi būtu pielāgojumi dienestam. Tad viņš pasaka, šis, un viņi tiek sūtīti uz operatīvās vadības pārvaldi, tad viņa kaut kādā veidā integrēšanai, piemēram, dienestā. Cik daudz procentāli tiek ieintegrēts, cik nav, mēs atkal, man liekas, atduramies par to cilvēku, to vienkārši cilvēcību kaut kādu, vai viņš redz kaut ko integrēt, neredz integrēt, vai tur kaut kas tiek mainīts, netiek mainīts, to es jau personīgi nevaru tā tik ļoti cieši nokontrolēt, jo tieši par normatīvo dokumentu pilnveidošanu, izveidi un metodisko un informatīvo materiālu es, protams, caurskatu. Ja ir kaut kāds problēmas, tie dokumenti vai informatīvi vai metodiskie materiāli, kas atbild tieši manas katedras pārvaldībā un attiecās uz dienestu, protams, pa viņiem es atbildīgs, caurskatu es, pasniedzējs un tā tālāk, mēs virzam viņus, bet pa visiem es nevaru atbildēt. Un savukārt pa kvalifikācijas darbiem, kad cilvēks izdomā rakstīt kvalifikācijas darbu, viņš sākumā tiek iepazīstināts to, ka viņš izlasa šo kvalifikācijas darbu nolikumu, tur apmēram 4. punktā rakstīts, ka kvalifikācijas darbs tiek studējošais viņu izvirza un var arī dienests pateikt vienkārši, ko mums vajadzētu. Lai studējošiem būtu varbūt vienkāršāk izvēlēties tēmas, ik pa laikam mēs sūtam uz dienestu, pajautājam viņiem, kādas ir šīs aktuālās tēmas pa kvalifikācijas darbiem. Ir bijuši gadījumi, kad dienests jau pasaka, mums svarīgi, ka tā tēma, kāds jaudīgs studējošais izpēt. Protams, pa prioritāte ir tajā brīdī, kad tiek izdomāta tēma, piemēram, tu saki par aizsargtērpiem, ka vajag izpētīt vienkārši viņu nodelumu, izdeles normas, kaut kādas vai sistēmas izveidošanu, pārveidošanu un tā tālāk. Tad, studējošais izvēlās šo tēmu, atrod savu vadītāju no koledžas vai no dienesta puses, un tad dienests apstiprina šo tēmu un atbilstoši piedarībai, tas, piemēram, skar kaut kādu, pārvalde, ugunsdrošības, civilās aizsardzības, tad viņi saskaņo šo darbu, un tad viņš tiek rakstīts. Tur komunikācija varētu teikt, ka nevarētu teikt, ka viņi 100% saprotam un skaidri, kā viņi notiek, bet tas apmēram tādā veidā varētu teikt, ka viņš virzās jautājumus šādā veidā. Kāda situācija dotajā brīdī ir ar klātienē, jo es biju sociālos tīklos redzējis, ka tur pagarinājās, vai kas tā iestāšanās? Lūk, tu pats uzprasījies uz šo situāciju, kur tu pats viņu izveidoji tikko, es viņu neizveidoju. Tātad es to varu vienkārši atbildēt vai padomāt tādā veidā, ko es varētu izdarīt, lai situācija klātienē būtu labāka, pareizi. Okay. Tātad tev ir uzdevums. Šeit ir 10 veidlapas par ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu informāciju studējošiem. Tad tava misija, atceries, kādreiz bija tāds īziņas, ka tev jāpārsūt šī īziņa, vēl 3. Vēl 10, tad tev būs prieks. Un tu būs prieks vai atbrīvojums no lāsta, Tātad tev ir jāiedod 10 tieši vai pastarpināti 10 nepilngadīgiem cilvēkiem, kuri saņem šo informāciju. Tev jāizlasa, manā klātbūtnē,
Un lai nākamgad iestātos koledžā vai aiznākam vai kaut kā tālāk perspektīvā. Jā, un uzdevumu saņēma. Un ar promokodu Pāvils, jā. Jā, tā. Un būs uzreiz kods, uzreiz stadionā, mazas varbūt tās atlētas un pielētas. Bet jā, tā kā, situācija kāda. Tiks izpildīts. Tu esi labākais. Tu esi to teici jau šodien jau 2 reizes. Paldies, jā. Mālēts, un šoreiz tu piekriti. Nav jau variants, ka vienreiz mēģināju. Tu esi labākais. Jā, situācijā studējošiem ir tāda, kad ja katrs, piemēram, ugunsdzēsējs, cik mēs esam, 3000, pateikt tā, bāc, man tas dienas ir sirdī, un gribētu, lai kāds no maniem ģimenes locekļiem būtu, piemēram, tur, nezinu, krustdēls, krustmeita, kaut kur, mīlētu dienas, tu vienkārši, patīk šī lieta, un kāpēc gan ne, atnāc un strādā, pieņemsim, un viss būs labi. Tad mums varbūt problēma būtu mazāk, varbūt. Jā, būtu mazāk, jo tad jau varbūt tās cilvēks ierekomendējas, viņš redz, ka jau tēls jāstrādā, tas jau būtu pozitīvi. Tā kā šis tāds jautājums, ko mums jāattīst noteikti, ja, kad katrs dienas cilvēks, viņš grib, lai vienkārši būtu tā jaunā paudze, aicina vienkārši šos cilvēkus, lai nāk mācās, tas ir viens variants. Paziņas, draugus, nākošais sociālajā mēdī, protams, tur uzrunā šī kampaņa, kas ir tagad bijusi skolās pareklamēt koledžu un inspektoriem, tur vada komandieriem, daļa komandieriem, tur tie, kas bijuši un pareklamē, tur dažādi līmeņi, tur arī vadība brauc uz skolām, aktuālais pulcināja, tas ir, es teiktu, viņiem milzīgs paldies, kad viņi to izdarīja, un kaut kas ir nostrādājis, jo arī runājot ar šiem studējošiem, kas ir iestājušies tagad koledžā, tieši ir atsaucās. Inspektori bija stāstīja par koledžu, ka tāds iespējas ir. Bija tur, nezinu, pavasarī vai ziemā, jau tur atbraukšu cilvēks, apulcināja aktu zālē. Tā kā, tas viss strādā, šī komunikācija, informācija. Šis labi. Protams, ir jāsaprot, ka demografiskais stāvoklis Latvijā, viņš ir tāds, kāds viņš ir. Jā, cilvēki, kuri, kaut kādā veidā pamodušies, izdomājuši, ka viņi tur Latvijā nevēlās būt, viņi grib braukt, nezinu, pelnīt naudu uz ārzemēm, tu viņus neapturēs, viņi aizbrauks projām, paņems arī savus bērnus, tā kā tie bērni arī paliek mazāk. Profesijas, kuras konkurē šobrīd ļoti ar ugunsdzēsības dienestu, ir tāpat Nacionālo bruņoto spēku kampaņa. Jaudīgs resurss viņiem ir gan informatīvā ziņā, gan piedāvājuma ziņā. Kā es arī iepriekš minēju, sliktākā motivācija, kas ir šai pasaulē nauda, bet nekas labāks nav izdomāts. Līdz ar to vilinājums pa 1400 vai pa 1600 eiro iet un strādāt jau pašā startā, da vienalga, ko darīt. Kā es minēju, kad no spēku struktūrām, ja tā var pieskaitīt ugunsdzēsējs, varbūt pieskaitīt pie šīm spēku struktūrām, ir viena atšķirība starp dienestiem. Tur policija, robežsardze, Nacionālajie bruņotie spēki un ugunsdzēsējs. Un jautājums, kāda ir šī atšķirība starp šiem dienestiem? Tikai viena. Vai tu esi gatavs nogalināt kādu, paņemt ieroci, vai tu gatavs esi cilvēku izglābt? Un pie kā vienalga, kāds viņš ir statusā, rasē vai piederībā, politiskajā vai valodā, ugunsdzēsējs vienmēr brauks un izglābs šo cilvēku, lai vai kas tur būtu. Jā, savukārt, citas spēku struktūras, viņas domā mazliet savādāk. Jā, tomēr no aizturēšanas, no kaut kādā veidā normalizēšanas situācijas viedokļa mēs savādāk. Tāpēc tas tipāši ugunsdzēsējiem ir skaidrs. Cilvēks, kurš vēlās kalpot sabiedrības vispārējām interesēm, būt godīgs un taisnīgs, tad vienmēr glābt cilvēks, palīdzēt cilvēkiem, gan ugunsdrošības jautājumos, informēt cilvēks par dūmu detektoriem, informēt cilvēks par dažādām lietām, ka tie, gāzes katlam vajadzīgi reiz 5 gados šī apkopa un dūmu tīrīšana un tā tālāk. Tā kā caur visām šīm kampaņām, dzēšana, glābšana, ūdens, drošība, braukšana ar ritenē, ar ķiverēm un tā tālāk. Tāpēc, šī visa informācijas sniegšana cilvēkiem un cilvēku glābšana, tas ir ugunsdzēsēja, kā saka, piederība. Šis cilvēku tips pieder šai profesijai. Mm. 13. gads, 18. novembris, mēs jaudīgi nosoļojam parādē, tiešām jaudīgi, kad viss bija tā patriotiski uzkurināti un labs sauklis, labs maršs parāda beigusies.
18. novembris noslēdzies, un tur bija dažas brīvdienas pa starpām. Un tad ir ziņa, ceturtdienas vakarā es skatos ziņas, kad panorāmā skatos Maksim, kaut kāds veikals sabrauc 8:30, skatos, un pagaidi, es šo zinu, kāds tās Maksimas būvēts, kaut kāda bleķa gabali, kādam uzkrituši, vispār nenopietni, bet tā fonā redzu kaut kāda putekļi, kaut kā tur cilvēks skrien ārā, vispār tur, domāju, Netipiski, jā. Maksimum, jā, konservu buņģi, kas tur var notikt. Tā man toreiz likās, jā. Tā tad piekdienas rīts, tas iebrukums notika, jo tas viss incidents sākās ceturtdien vakarā, piekdienas rīts, jau 7:00, tad Vilis Students man zvana, saka, Andri, tad atbrauks Lugda autobuss lielais un 1., 2. kurs, jūs dodaties uz notikumu uz Maksimu. Es domāju, ok, labi, tur uz Zolītu, tad jābrauc. Ok, labi, garāžā, tad visa informācija apziņošana nostrādā, jau garāžā mēs esam pirms 8:00. Saka, labi, 1., 2. kurs, viss kārtībā, tad viss saģērbušies, pārbauda, jo viegli man bija strādāt ar cilvēkiem, 1., 2. kurs, jo mēs tikko parādē nosoļojām. Visi man tā kā klausa uz vārdu, uz labo, uz kreiso, un stājās rindās 2, 4, tur kā vajag. Tad braucam uz Zolītu, mēs izbraucam ārā, un piekdienas rīts bija tāds, nevarētu teikt, ka migla, bet tāds varbūt tās mazliet apmācies. Kaut kur varbūt tāds mazliet tāds dūmakains tas laiks. Izkāpam ārā no autobusa, lai būtu organizēts šī iziešana. Es vēl stāvu autobusu priekšā. Notikums, kas noticis, ir, es viņu neredzu šobrīd, es nolieku šobrīd kadetus visus priekšā 2 rindās, un tad visi ķiverēs, uzkabēs zābakos un nostājušies, un es saku tā, uz labo, soļos, marš, un tad mēs stādies priekšā, tas uz kreiso, tas drusku, tas piecirtiens, un tad ejam pāri ielai. Es pa priekšu, ieraugu šo notikumu, kas tur notic, domāju, bāc, betonu kaut kādas konstrukcijas, bluķi. Uz to brīdi jau bija uzbūvējušas kaut kādas teltis, dažas, tādu miglādi atceros, jau bija viena telts pa kreisu, tā kā izveidot priekš tā kā notikumā cietušajiem cilvēkiem, NMPD tur strādāja, kaut kas jau bija izveidojis. Kaut kā telta, liekam, NBS, kaut kāds, varbūt tās jau pirmās tās ēdināšanas pazīmes parādījās. Un tās ugunsdzēsējas bija tā, kad mašīnas sabraukušas, un tie ugunsdzēsēji, kas jau bija nakti nostrādājuši, jau noguruši, jā, tāds izsmalts, izšauts, jā, un tad soļo garām šīm sejām, tu redzi, un tad tas roksnis, ko viņi dzird, tā kā, kad tagad ierodās, jā, tur apmēram 50 koledžu kadeti, kuri soļo vienām, viņi tā, atvieglot tāds smaiciņiem parādās, jo reāli ierodās darbaroks, kurus vienkārši no kurienes, un tad visi vienā maršā soļo. Tas bija tāds episka tāds sajūta. Jā, protams, iesauļojot, iesauļojam līdz Maksimai, kad iegāja iekšā pašā notikumā. Ja būtu jāuzņem filmu par to notikumu, tad es varētu tā ļoti spilgti parādīt režisoram, kā būtu jābūt šeit, ja tur... Kā dekorācijas jāsaliek. Kā dekorācijas jāsaliek, kā jābūt šeit miglai kādai, jo vienkārši, skats bija vienkārši neticams, jā, šie sagrūvuši kalni un tās visas tās smaržas un... Smaržu vispār nevar aizmirst. Jā, sajūtas to nevar aizmirst, jā. Asins un alkohola sajaukums kopā, tas bija kaut kas tik salkums un īpaši, ka tas paliek vienmēr atmiņā, bet tas, kadeti vienkārši kā iegāja iekšā, kad sāk strādāt, mēs sākām strādāt jau darbu ietverkņos, tad jaudīgi kadeti vienkārši to gadu nostrādāja. Es atceros arī Intera Zitāna dēls bija Vundars, jā, arī tajā notikumā strādāja, un tajā brīdī, kad es vienkārši viņus tur uzmundrinājāt, jau naktī, jo vienkārši bija naktī, stājās tur viss un vienkārši bruka. Cilvēki, cik enerģijas tu var būt, labi, tu esi paēdis, bet tev, svaru dzaužos mēs varam aiziet, mēs varam paņemt tos 50 kilogramus, varbūt uzcelt, nezinu, tur 50 reizes, 100 reizes, un pēc stundas vēl varam 100 reizes, pēc tam mēs vairāk neko nevaram ne uzcelt, ne izdarīt, mums vajag vienkārši atpūsties. Un tas vienkārši cilvēkiem, citreiz, kad ugunsdzēsēji strādā kaut kur iet augšā, jāsaprot, vienkārši resursi ir izsmelts, bīstamajā zonā tu nevari nevienu citu ielaist iekšā.
Un, nu, bija jaudīgi, jā, kadeti, kas vienkārši caur negribu, caur nevaru gāja, jo to, ko iztīrīja, jo traktora tehnika nevarēja braukt iekšā pašā notikumā, jo apakšā zem šī veikala bija stāvvieta, kura bija prognoze, ka var arī kaut kas iebrukt. Tur jau bija tāds ielocījums. Bija ielocījums, jā, vietām. Un tad, principā, iztīrīts viss tika reāli rokām, jā, konteineros. Un tā kā tiem kadetiem pasniedzējiem, kas piedalījās, jo mēs arī pasniedzēji vairāk tikai iesaistīt šajā notikumā, vispār cepuri nost. Tā brīdī, kad notika tas notikums, tad visi, kas strādāja, bija labi. Bet, kad beidzās notikums, tad bija jautājums, ko darīt tas pasniedzējs tur uz vietas, jo viņš taču nav amatpersonas speciāli dienas pakāpe. Tajā brīdī nevienu neinteresē. Katrs ar savām zināšanām gāja iekšā šajā notikumā, un viņš centās palīdzēt to situāciju atrisināt. Tāpēc, tur arī no atvaļinājumiem, tas bija tas moments, kad bija pilnībā vienalga. Un no reģioniem brauc, no Saukrastiem brauc, no Vidzemes brauc, no Zemgales, no Latgales brauc vienkārši cilvēku Kurzemes, jā. Visi vienkārši ugunsdzēsiem. Tas bija tas, jāsaka, traģisks negadījums, kas tiešām līdzjūtība visiem cilvēkiem, kas tika iesaistīti viņā un bojā gājušiem ģimenēm. Traģiski, bet caur šā traģēģiju mēs, man liekas, kā dienas tur bijām. Caur to gadu vispār tas bija gads ļoti jaudīgs dienas. Mēs bijām tik vienādi un saplicināti visi. Bija, man liekas, emocionāls, vienkārši tas saviļņojošs gads, kas mūs padarīja tāds stiprāks. Tāpēc, dienesta vadības rokās ir, lai turpinātu uzturēt šo te jaudu, jo jauda mums ugunsdzēsējiem ir. Paldies tev liels! Paldies, ka atbrauci! Viens par visiem! Viss par vienu!